Tu esi kādreiz mēģinājis atcerēties, ko tu darīji tajā aplikācijā? Teiksim, ja tu stundu nosēji. Tu esi kādreiz mēģinājis, kas bija tas viens threads, kas bija pēc tam. Tu neko nevar atcerēties. Vispār Absolut, neko. Es kaut ko scrolloju Instagram, Reels. Es noliku telefonu, domāju, ja es tagad varētu izprintēt ārā un apstīt tā kā čeku. Un apskatīties visu, par ko es esmu noskatījies, man būtu tāds kauns. Labrīt, labdien, labvakar, te es, Roberts Silaus, šis ir mans podcasts, tāpēc loģiski, ka es sāku runāt šī podkasta sākumā. Šodien man ir saruna ar Kasparu Žilinu, stand-up komiķi, vienu no maniem mīļākajiem stand-up komiķiem šobrīd, cilvēku ar milzīgu potenciālu. Vēl par viņu es noteikti sarunas sākumā saku ievadu, tāpēc te neatkārtošos, bet klausies, skaties, seko līdzi. Roberta Silava podcast. Neaizmirsti piesekot Patreon. Stand-up miķis. Vispār es biju domājis uztaisīt savu podcastu, es vienreiz nofilmēju, man likās, ir ok. Un tad man uznāca slinkums, es vairs to nekad neizdarīju. Es kaut kādas lietas nopirku. Un kāds bija formāts tam podkastam? Man pirmā sērija bija Wild, ja to var nosaukt par pirmo sēriju. Man bija, es gribēju, tas, kas man ir, es vispār nesakoju līdz latviešu ziņām. Un es arī diezgan maz interesējos par to, kas tur, kaut kādu kultūru, kas šajā brīdī tieši notiek. Un tāpēc biju domājis, ka man arī pašam būtu interesanti, ja par to kaut ko painteresētos, tad par to parunāt. Bet tad pēc tam es biju paņēmis līdzi. Es domāju, būs forši, būs tā kā viesis, bet tas viesis būs mantiņa. Un tad es zinu, kā programmētājiem ir tas dakī metods, zini? Ja tu kādreiz gribi kādam kaut ko pajautāt, no sākuma pamēģini paskaidrot to kaut kādam objektu, tā kā pīlītēm izmanto. Un dažreiz tu vienkārši jau to darot, tu atrasini to problēmu. Un es domāju, ok, es pamēģināšu to. Un tad vēl es uztaisīju spēli pašā sākumā, kad salīdzināsim, kas ir labākais latviešu dzejnieks, Mauksēns vai Aspazī. Un tad es vienkārši lasīju bezmaz vai sev tā kā rindiņas no viena un no otra. Un tad es pats viņus vērtēju, sarunā ar savu pīlīti. Tev bija fiziski pīlīti. Man bija fiziski pīlīti. Un tas viss vienkārši izvilkās gari, un tādas lietas nevarēja publicēt. Bet man likās, kādā ziņā nevarēja publicēt? Tas bija vienkārši vājprāts, kas tur vairs nav notika. Tas izklausās labi. Tas, ko tu man stāsti, šis man ieintriģē. Varbūt vajag vēlreiz pamēģināt. Bet, es domāju, ka tev vajag pirmkārt izlaist to pirmo sēriju. Man liekas, man viņa vēl ir vēl pie tam. Paskatīties, kāda ir reakcija. Varbūt vajag, jā. Tu esi perfekcionists? Nē, es vispār neesmu. Tev nav tā, ka tu gribi izlaist tikai to, kas ir. Tu esi pārliecināts par šo. Šis čists strādā. Man tā nav. Es vispār domāju, tas nevar līdz galam pateikt, bet perfekcionisms cilvēkiem, tā ir bišķi kā slimība. Tas tā kā tev visā pārējā dzīvē to tas traucē. Absolūti. Apsēstība. Tā kā no malas izstās, wow, viņš ir tik radošs un ģeniāls cilvēks. Pajautā viņu draugiem un viņa sievai, kā viņi jūtas par viņu. Man izvēlēs, ko tu gribi būt dzīvē. Tā kā labs cilvēks vai tā kā amazing kaut kas, principā. Tu nav laika abiem. Bet kaut kāda apsēstība. Labi, parunāsim par to apsēstību vēlāk saplaukšķinam. Ko mēs darām? lai sasinhronizētu kameras. Ok. Pagaid, man ar tev reizē jāplādē? Nē, tie ir atsevišķi. Ok, visi. Ok. Kaspars Žilins, stand-up komiķis, komēdija Latvijas sastāvā. Tikko apbraukāja Latviju ar savu pirmo solo izrādi Kauns tevi pazīt. Šobrīd arī turē ar komēdijas balvu Grābeklis. Nezinu, vai kad šī sērija iznāks. Tā kā iespējams tur jau ir noslēgusies, balvas ir izdalītas. Iespējams, Kaspars arī ir vinnējis kādu no balvām. Cik tur ir 2? Tur ir 2. Varbūt pat abas. Es arī biju uz Kauns tevi pazīt, un es biju iespaidots. Bija ļoti iespaidīgi. Es tiešām teiktu augsta līmeņa izrāde, augsta līmeņa priekšnesums, bija tas wow efekts, kā es saku, man ļoti patika. Un man patika materiāls, un man patika, kā tas doma gājiens, kā tu pasniedz to materiālu, tas ar man ļoti rezonēja.
Jo ir dažreiz, es mēģinu vienmēr atdalīt, kad objektīvi kaut kas ir labs, arī tas ir labs kvalitātes līmenis un latiņa, teiksim, stand-up komēdija. Un tad otrs kritērijs ir, vai man personīgi patīk. Un citreiz ir tā, ka varbūt tas kopējais līmenis nav tik labs, objektīvais kvalitātes līmenis, bet man personīgi riktīgi rezonē un cepī. Bet citreiz ir arī otrādi, ka tā kvalitāte man tāds, jā, šī kvalitāte ir laba, bet ar mani īsti nerezonē. Tad šeit bija abi divi kopā šajā stāvizrādē. Tāpēc, jā, tā bija tava pirmā solo izrāde, tā bija Kaspara pirmā solo izrāde, kas to visu padara vēl iespaidīgāku. Un, nu tā, dārgie, jūs tūlīt dzirdēsiet sarunu ar nākotnes LV stand-up komēdijas gigantu. Es jums to apsolu, es jums garantēju. Tas ir Roberts Silovs solījums, Kaspars Žilins. Čau, Kaspar. Čau. Un paldies, ka tagad tas ir uz taviem pleciem, nevis uz maniem. Tā kā tu to garantēji, Roberts to garantēja. Es to garantēju. Es zinu, ka nevienam nepatīk, ir īpaši latviešiem hypot sevi. Es jau tāds amerikāņu prikals vairāk. Nav bišķi nedabiski. Tā kā tu tikko teici par mani izrādi, man tāds, man patīk to dzirdēt, bet man ir bišķi nēr to klausīties. Es nezinu, kāpēc latviešiem tā ir, bet man liekas, lielākai daļai. Nav, man liekas, tās pieredzes vienkārši uzņemt tādas komplimentus. Man arī kāds kaut ko saka teikt, es nekad neko tādu dzirdēju savā dzīvē. Bet tas ir, es nezinu, bet tas ir tīpaši mūsdienās, tas tā šauj kājā tev, jo tas ir basically, man liekas, tik daudz ir vienkārši fake hypes. Tā kā cilvēki, kas izsit, ko es nezinu, ko nozīmē izsisties. Viņi ir slaveni, es nezinu, kāpēc viņi ir slaveni, bet viņi kļūst slaveni, viņi daži no viņiem kļūst par prezidentiem vai ne. Tas tā kā, kāds ir tas pamatojums? Un tā kā tas vienkārši ir hypes. Viņi ir tā kā pašpārliecināti, viņi daudz mulda par sevi un visiem tāds, jā, tā laikam ir, viņi vienkārši klausās. Jā, bet pie mums ir tā uz robežas, jo kaut kādā ziņā strādā tas, ka tu sevi hypo. Bet no otras puses atkal ir tāds skepsis uzreiz, kurš sunim tad ascels, ja viņš pats vai ne, kas te notiek, te ir kaut kas sketčī. Jā, man liekas, latviešiem ir kaut kas kultūrā, jā. Man liekas, tas ir saistīts arī ar nevienam nepatīk izlacēt, tāpēc, ka tas, man liekas, vēstures ziņā arī ir, ka tev ir vienmēr bijuši kaut kādi sveši cilvēki, tā kā es nezinu, kaut vai padomju laika, Staļins, tas viss personas kults, un tu vienkārši paliec aizdomīgs par cilvēkiem, kas tev slavina un kas saka, tev tāds, izveidojas kaut kāda nepatīk. Bet man liekas, tas ar paudzēm izdīs. Man liekas, nāk tagad šī tā paudze, kas ir tikai tik paudze, viņi būs purely American. Bet es nezinu, vai tas ir labi. Es nezinu, vai tas ir kaut kas, ko es gaidu. Bet no otras puses dot īsts kompliments patiesus, tas ir kaut kas, ar ko man ir grūtības un ir bijušas grūtības vienmēr. Un es esmu redzējis cilvēks apkārt, kas to dara ļoti dabiski un tur ir kaut kāds īsts spēks tajā. Dot īsts patiesas kompliments citiem cilvēkiem. Es atceros, ka es strādāju ar Krivenči, tur kādu laiku balss Maskā vai kur. Bet, viņš vienmēr tā bija lieta, ko viņš ļoti labi mācīja. Man bija vienmēr tāds, viņš tik labi māk tev visiem, kas viņam ir apkārt dot komplimentus un viņi ir patiesi vai vismaz izklāsts, tu tici pilnībā un viņam ir tas tāda īsta kaislība, kad viņš dod tev komplimentus. Jā, un tu jūties tik labi. Un ir tik forši būt tādiem cilvēkiem apkārt, un man liekas, mēs bišķi pamaz daram to Latvijā. Tam es arī pilnībā piekrītu. Tas arī, tas arī tieši man tā ir. Es nezinu, kāpēc kādam pateikt, tev kaut kas labi sanāk. Ka tev bez mazliet sev jāuzliek kaut kādā monotonā, stoiskā veidā, tas jāizdara. Tā, lai tu pats neizties, ka es pat nezinu, kas tas tieši ir iemesls. Bet tas arī ir par fokus, man liekas. Man arī uz stand-up, es nezinu, kāpēc. Man liekas, daudziem komiķiem ir citādāk, jau nebūtu tās idejas tik daudz. Bet komiķi pārsvarā atrod vājības, sliktās lietas, visādas kaut kādas nesakritības un arī uz to bišķi iet fokus. Bet man liekas, Latvijai kā lielākai sabiedrības daļai arī ir tā kā tu sāki. Zini, kuriem ir riktīgi viegli? Zini, kas ir tā kā Krivenči, bet vesela nācija? Austrāļi. Jā, es agrāk strādāju vienā uzņēmumā, es daudz strādāju ar Austrāļiem, un tas kā katru reizi pēc mītinga. Vienalga, pa ko tu izēji ārā, tu jūties labi. Tu jūties fantastiski. Viņš tik... Es vienreiz biju Melnburnē, un es atceros, mēs ar kolēģi, mēs iznācām no bāra, un mēs tās, kur iet tālāk, un tu gāji bariņš ar vienkārši Austrāļiem, mēs vienkārši viņus apturējām, pajautājām kaut kādu vietu, lai iesaka. Viņi teica, nāc mums, un mēs visu vakaru viņiem bijām kazino.
Un mēs visi jutāmies fani, un viņi bija tik atvērti un jauki. Tas ir tā kā Austrāļiem tas ir pa īstam, un amerikāņiem tas ir fake. Amerikāņiem tas ir fake. Visi tas, wow, tev tik labi sanāk. Un tikko tu pagriez muguru, tev jau aprunā un viss. Ok. Bet, zini, man ir bijis arī tāds vakars arī Latvijā ar latviešiem. Jā, kur ir tāds silts vasaras vakars, un es eju pa ielu man pretī nakbariņš ar kaut kādiem, aptuveni, nezinu, bišķiņ jaunākiem pa man jauniešiem. Un vienkārši vienmēr saka, hei, nāca mums, or something. Un es aizgāju viņam. Cik jums gadi? Nē, labi, burtiski viņi bija pāris gadus jaunāk par mani. Bet, nē, un man teica, es nezinu, tas ir netipisks lēmums man, bet ok, un tad es pavadīju ar viņam visu vakaru, mēs kaut ko pļāpājam, bija baigi fun. Dīvaini. Tas ir, nezinu, netipiski man, netipiski visiem, bet mēs varam. Zini? Mēs gribam, mēs varam. Nē, vai tas ir obligāti jādara? Tas, protams, ir forši. Nē, man arī, protams, visiem ir tāds. Nav jau tā, ka Latvijā neviens cilvēks nav tāds. Tas vienkārši par to vairākumu, zin kā. Jā. Bet, protams, arī viss kaut kādi cilvēki bijuši jauki. Ir daudz tādi. Es pats mēģinu tāds būt. Bet man ir sev jāpiespiež, man tas nenāk dabiski. Man ir tā kā, es kāds kaut ko izdari, labs vai slikts. Man pienāk man pirmā doma galvā, un tad man tāds šito neizmantosim. Tikai improvizācijā vienmēr saka, izmanto trešo ideju. Jā. Pirmā ir acīm redzama, otrā arī. Tas ir improvizācijā, jā? Atmet pirmo un otro, un tad trešo izmanto. Tā ir. Kā kurā stilā, citās metodēs tu uzreiz ar pirmo, un tā pirmā doma ir īstā un labākā. Jā. Bet citreiz tev citās metodēs atmet pirmo, otru un trešā ideja būs. Ne, bet pirmā doma ir tā obvious doma. Jā. Kas ir lielākā daļa ir ienāks. Starp citu, kas man sasaucās, es arī bieži, kad es kaut ko priekš stand-up rakstu. Es speciāli paši tā daru, tā kā 2 domas no oriģinālās. Atrast, teiksim, kaut vārdu citu vai vienalga ko. Un stand-upā jau ir tas rule of 3. Jā. Ka, ķipā, tu pasaki kaut ko, un tad tu nosauc 3 piemērus, un tad 3. ir tas, kurš ir tas smieklīgais. Tas ir tas, kas izsit no sliedēm ārā. Un tas ir tā kā maģija strādāt, visu viņu izmanto visu laiku. Jā, 3. Interesanti. Tas tiešām ir kaut kāds maģisks skaitlis cilvēkiem. Komēdijā, drāmā, visur. 3 cēlieni. Varbūt viņš vienkārši ir... 3 eventiņi. Jā, varbūt tas arī ir tas vidējais daudzums, cik daudz cilvēks var aizskaitīt. Es nezinu, varbūt tāpēc viņi visi izmanto. 4 ir jau. 4 jau ir tāds intelektuālais žanrs. Jā, 4 ir franču cinemā. Ok, kā tu pats sev raksturot? Es pastāstīju par tevi ievadu. Ko tu gribētu, lai cilvēki par tevi zina? Bāc, šitais, man nepatīk baigi par sevi runāt. Tā, es nezinu, es tā kā, ko es gribu, lai par mani zina? Ka es nodarbojos stand-up un ka es esmu smieklīgs un jums jānāks manām izrādēm. Tas ir īstībā, tas bija viss, ko es gribēju. Tad, kad es sāku stand-up nodarboties, es gribēju vienkārši ar to nodarboties un uzstāties. Tas bija arī viss. Bet tagad, kad tu sāc to darīt, tu saproti, lai tu to vari pilnvērtīgi darīt, ir tik daudz paralēlu lietas jādara. Piemēram? Sociālajā mēdī. Tas tā kā obligāti. Nav. Tev ir jāpārdod. Tev visu laiku ir jābūt tur, tev ir jāatvīto kaut kas, tev ir jāliek kaut kādu posti, kaut kādu rīli jātais. Es negribu neko no tā darīt. Absolūti, nē. Man tas vispār neinteresē. Bet tas ir obligāti jādara. Un starp citu jautājums, vai es to daru? Nē, es līdz šai dienai vēl neesmu sācis to darīt. Es jau kāds 2 gadus sēžu un domāju, vajadzētu sākt. Vajadzētu apsēsties un izdomāt savu mārketinga stratēģiju. Nekādi. Bet, zini, es paskaties tev LinkedIn, un tu esi strādājis pārdošanā. Jā. Nedaudz līdzīgi. Mārketings pārdošana nav gluži viens tas pats, bet viens ir 1-1 pārdošana, mārketings 1 daudziem, pret masu. Jā. Tas īstenībā ļoti labs raksturojums, kā to nosaukt. Jā, tas labs veids. Bet, par tavu LinkedIn, es paskatījos, tur bija visāds interesants lietas, tev bakalaurs biznesa studijās. Man nav bakalaurs, tur nav, tie ir nepabeigti bakalauri. Tad tev nepabeigts bakalaurs jurisprudencē. Jā. Kad tas notika? Zini, ko es tev tomēr palūkšu nedaudz pastāstīt par sevi, parunāt par sevi. Un man arī interesē jautājums, kāpēc tev negribas runāt par sevi. Parasti
Visi saka, runāt par sevi, tas ir numur 1 temats, par ko cilvēki grib runāt. Nevis tā kā, es varu atbildēt šiem jautājumiem. Nav tā, ka man šitā tā kā depozīcija un kamera, un pēc tam mēs iesim uz tiesu. Nē, tā kā, tu man jautāji, lai es noraksturoju sevi, es man liekas, neesmu baigi introspektīvs cilvēks. Es tā baigi par sevi nedomāju, kas ir mans tās īpašības, vai kas ir, es pat nezinu, kas ir tie man kaut kādi habiti vai kaut kas tāds, kas man padara, kā citi man redz. Es tā kaut kā baigi par to nedomāju. Tāpēc man vienmēr, kad man kāds pajautā, noraksturo sev, un tāds, es nezinu, ko teikt. Es ēdu, es dzeru ūdeni, man patīk pastaigāties dažreiz tik primitīvā līmenī. Bet, ja tu jautā par universitāti, tad tas pirmais biznesa ir vienkārši pēc vidusskolas, man tāds kaut kas ir jādara. Es aizgāju, nomācījos laikam pusgadu, un tad es izstājos, jo es arī nebiju pārāk labs skolnieks. Man šausmīgi nepatika iet uz skolu, man nepatika mācīties. Un es vienkārši piespiedu sevi, jo man likās, es nezinu, man liekas daudz, tā kā, es nezinu, kāds tev bija, bet tu pabeidz vidusskolu, tad kaut kas ir jādara. Un ja tu līdz tam brīdim neesi izdomājis, ko tu gribi darīt, tad tu vienkārši skaties apkārt, ko citi dara. Un tad tu ej kādam līdzi un pamēģini kaut ko citu. Bet, tur es vienkārši izstājos. To tu atmeti, nākamais mēģinājums bija jau jurisprudence. Nākamais mēģinājums pāris gadus vēlāk bija jurisprudence. Man draugs viens mācījās, bijušais klases biedrs juristos. Viņš vienkārši pateica, ka viņam liekas, ka man varētu padoties. Un es tāds, es pamēģināju. Un es iestājos juristos, un man padevās diezgan labi. Bet tur atkal pēc tam bija, es nevarēju sanākt, es mācījos pa dienu, es būtu ticis budžetā, bet man vajadzēja iet strādāt, un es nevarēju salikt kopā. Tas dabūju iet uz neklātieni vakarā, un tur vienkārši sanāca tā, ka tur nav budžeta vietu, un es nevarēju samaksāt par studijām tajā brīdī, un tad es beigās 2. kursā, nepabeidzu 2. kursu un izstājos. Un tā arī viss tas beidzās. Ok. Interesanti. Un tev bija bērnībā kaut kāds sapnis, par ko tu gribēji kļūt? Jā. Es gribēju būt prezidents. Man bērnībā pirmā valsts tieši. Jā, nevis tur futbola federācijas. Nē, es pat nezināju, ka ir vēl cita veida prezidents tajā laikā. Es gribēju būt prezidents jau no kaut 4 gadu vecuma. Es vienkārši biju maziņš, es redzēju, man bija tās kameras vairāk varas. Tas bija tas, ko gribēja mazais Kaspars. Jā, tajā brīdī. Jā, nopietni. Man liekas, ka tā arī bija. Es vienkārši ieraudzīju, visi klausās viņu, viņš runā. Man liekas, viņš ir galvenais valstīm, un tāds es gribu būt prezidents. Bet, zini, tā ir tā lieta, ko, man liekas, pieaugušie bieži vien neatceras par bērnību. Kad viņi domā, kā es gribētu atgriezties bērnībā, cik forši ir, tev nav nekādas varas. Tas ir absolūti tāds bezspēcības stāvoklis, kur visiem ir vairāk varas pār tevi. Ja, bet laikam jau visi, vai nu tu, ja tu esi mazs zēns, tu vai nu gribi būt vai nu policists, kas arī kinda var, vai ne, un actions bija šīta pistolām, vai prezidents, kas koriģēja visus policistus, tas, tavā prātā, vai ne, visus armīnieks, visus. Es biju trolejbus vadītājs, gribēju būt. Kas arī ir, tāpēc, ka ir šausmīgi daudz bērnu. Tas ir ļoti labi sapnis mazam bērnam, tāpēc, ka droši vien vēl liela daļa ir šitie smago šoferi, kas grib būt. Jo tev vienkārši milzīgi maši, kas arī ir var. Kad tu brauc. Labi, es nezinu, vai tas beigās. Droši vien kāds psihologs klausīsies, tā nav var. Tas ir kaut kas cits, vai ne? Bet tā kā, tas vienkārši ir par lielām lietām. Maz bērni, maz puikas grib būt kaut kas liels, vai ne? Tā kā, vai nu prezidents, vai vadīt lielu lietu, kas ir smagais. Ja godīgi, man liekas, ka tev ir 4 gadi, vadīt valsti vai vadīt smagot, tā kā nav atšķirības. It's the same thing. Tas vienkārši ir liela lieta, ko tu vādi. Ir pat interesanti, ka tu gribēji būt prezidents, jo ir daudz vieglāk 4-gadniekam saprast, kas ir liela mašīna un kur viņā ir tas spēks nekā visā valsts vadīšanā. Man droši vien kāds kaut ko pateica. Es nezinu, es varbūt kādu filmu redzēju tajā laikā. Man likās tāds, es vienkārši gribēju būt galvenais. Tas bija tā, ka man bija burtiski 4-5 gadi. Pēc tam tas pārgāja. Un tad vēlāk tu esi tīnis, tu pabeidz skolu, vai tev bija grūtības kopumā atrast to kaut kādu savu vēlmi, ko tu gribi darīt ar savu dzīvi? Jā, man aizņēma burtiski 26 gadus, lai atrastu, ko es gribu darīt savu dzīvi. Un kā tas notika? Kad tu pirmo reizi sāki domāt par komēdiju? Pirmo reizi sāku domāt par komēdiju, man liekas, es neatcerēšos precīzi, vai nu 12 vai 14 gadu vecumā. Tagad es pirmo reizi Dave Chappelle speciālu redzēju. Es biju pirms tam redzējis vienu citu, kas arī ir labs komiķis un smieklīgs, tāds Pablo Francisco.
Un tad man likās viena no smieklīgākajām komēdiju, jebkas, ko es biju redzējis. Bet tajā brīdī man vēl tas nelikās nekas tāds. Jebkurā gadījumā, kad es redzēju Deivu Šapeli pirmo reizi, man pēkšņi bija tāds, wow, šitais ir nenormāli krūti, šitais ir kaut kas īpašs, šitais ir kaut kas ļoti interesants, šitais ir ļoti entertaining. Bet, ja godīgi, tajā brīdī es viņu nostījos, man likās, es arī gribētu kaut ko tādu darīt, bet tā bija tā kā nenopietna doma tajā laikā. Tas es vispār pat nepievēršu viņai uzmanību, jo man bija tik ļoti bail no publiskās runas, ka es pat neapsvēru to domu, kas jebkad kaut ko tādu varētu darīt. Ok. Un kā bija? Jo, zini, kā ir, es esmu viens no tiem cilvēkiem, kam ilgu laiku bija diezgan skaidrs, ka es gribu veidot kaut kādus video, kaut ko darīt tajā jomā. Jā, arī komēdija, arī narratīvs, tā tālāk. Un es gribētu, un es biju tajā pusē, kur es zināju, ko es gribu darīt, bet es to īsti nedaru daudzus gadus pēc kārtas, kur tu vairāk atliec to savu sapni. Bet es gribētu dzirdēt vairāk par perspektīvu. Jā, nu, ir lielai daļai cilvēku, ar ko es esmu runājis, viņiem tas vispār nejausmas. Vispār nejausmas, kurā virzienā iet. Kā tas ir? Jā, kā tas ir? Jā, kā tas ir? Tas nav tā, kā saka gluži. Tāpēc, ka visiem jau vienmēr ir kaut kas, ko viņi grib darīt. Vienkārši, ja tev prasa, kāds ir vidu klasifikātora kods tai lietai, ko tu gribi darīt, tev ir tāds, es šobrīd nezinu. Bet, teiksim, man bija, es ļoti loģiski tas bija, kad man iepatikās tas stand-ups, bet es to neapsvēru. Un bija ļoti loģiski, ka es aizgāju pēc tam strādāt pārdošanā, jo man bija ne tikai bail no publiskās runas, es jūtos nērti ar svešiem cilvēkiem, ļoti nērti. Un tad es domāju, ka man vajag to mainīt. Tā ir ļoti nepateicīga īpašība cilvēkam, jo tu nevari justies ērti ar citiem cilvēkiem. Un tad tāpēc es aizgāju strādāt pārdošanā. Nekad nebija domājis, ka es gribu to darīt. Es negribu godīgi, ka es tur nostādīju 10 gadus. Es nevaru teikt arī, ka man tas kaut kādreiz ļoti tūs sirdī kļuva kaut ko darīt. Bet tas bija tas iemesls, kāpēc es gāju to darīt. Tīri, lai laustu sevi. Jā. Un tāpēc domāju, arī cilvēki saka, ka viņi nezin, ko darīt. Viņi tāpēc kaut ko. Viņi negrib atzīt. Nē, viņi... Ne kā konkrēti, bet, citreiz tas negribu pat teikt, ka es gribētu kaut kā publiski uzstāties, varbūt kādreiz. Nē, jā, tas ir tā kā specifiski jau, bet es domāju, tas ir vairāk, teiksim, ja tu nezini, ko tu gribi darīt, bet, teiksim, tu gribi, spēcīgāks būt. Tu vari iet strādāt My Fitness treneru. Tur ir kaut kāda, tu tāpatās kaut ko darīs. Tas ir tas, ko es mēģinu. Nav obligāti jāzina, ko tu gribi darīt. Tas nav dzīves mērķis zināt perfekti katram cilvēkam atbildēt, kas ir tavs sapnis. Tas nav obligāti. Jo, man liekas, mūsdienās cilvēki jūtās slikti par to. Jo, man liekas, viss tā kultūra ir uzbūvēta tā, ka tev jau no mazotnes ir jāzina, un tad tev tas jāsasniedz. Šausmīgi individualistiski viss. Tev obligāti ir jābūt labākajam kaut kur, kaut kā. Tev jācīnās, jāstrādā 12 stundas dienā, jāziedo savu sociālu. Ir tā kultūra. Viņa izdegšanas bezmaz vai kultūra. Un man liekas, tāpēc cilvēkiem bieži ir tāds, es nezinu, ko es gribu ar savu dzīvi darīt. Tev nav jāzina, viss kārtībā. Neuztraucies. Dari kaut ko, galvenais nenonāc uz ielas, vai ne, cīnies, uzliec sev kaut kādus objektīvus. Kādreiz tas varbūt izkristalizēsies, kādreiz varbūt nē, nav starpības. Jā, un man liekas, labs padoms no tevis ir iet kaut kur tev ir nekomfortabli, un kur, tu zini, es gribu sevi salauzt šajā ziņā. Man bail runāt ar citiem cilvēkiem. Jā, tas ir. Un es iešu uz pārdošanu. Kas ir ļoti drosmīgs solis patiesībā. Tas nav tik drosmīgi, kā izglābt kādu no degošas mājas. Ir spektrs ar drosmīgu. Jā, exactly, ir tā kā drosmas spektrs, vai ne? Nē, es domāju, tas, ko tu saki, tad droši vien, es nezinu, droši vien arī tā dzīvē. Tas bieži vien tas, kas ir ārpus tavas komforta zonas, ir tieši tas, kur tev vajag visu laiku iet, vai ne? Tas bieži vien ir tas. Ļoti negribās. Tieši ļoti negribās. Man īstenībā par to viens cits komiķis vienreiz labi pateica, mēs par šito tieši runājām. Cik ļoti satraucoši. Dažiem tas uzstāties ir viegli, iesākt. Dažiem tas ir nenormāli satraucoši. Varētu burtiski teikt bailīgi.
Man tas draugs pateica, man vienmēr palicis prātā. Viņš vienkārši teica, tev vienkārši jāgrib vairāk nekā tu baidies, un tad viss būs kārtībā. Un tas arī viss. Un kā tev bija? Kā tev bija sākumā? Jo es gribēju pateikt, ka tev ir ārkārtīgi liela tiešām harizma uz skatuves. Tu uznāc un izskatās, ka tās ir tavs mājas, ka tu dzīvos tās skatuves, tu tur pavadi visas savas dienas, tu esi pilnībā iederīgs. Un tas ir kaut kas ne visiem nāk viegli. Un varbūt tas tev arī nenāca viegli, bet katrā ziņā ne visi pat sasniedz šādu komforta līmeni uz skatuves. Kā tev gāja ar to? Man gāja briesmīgi. Vispār, kad bija pirmais gads, kurā gadā tu sāki uzstāties open micos? 19. gadā sanāk. Ok, 5 gadi. 6 gadi. 6 gadi, jā. Okay. Skot 5, 6 gadi. Sāk 19. gadā, un pirmo reizi, kad es aizgāju, tas laikam pat bija 18. gada pati pēdējā, 28. decembris, tā kā pēdējā open mic tajā gadā, jā. Es jau biju apsolījis vasarā, ka es aiziešu līdz gada beigām, un es aizgāju, un es droši vien izdzēru kaut 4 šaliņas pirms es uzstājos. Tikai, kas, starp citu, nav, man liekas, dažreiz tā dari, cilvēki ar alkoholu mēdz noņem sev kaut kādas bailes, kaut kādās situācijās. Tu sev atņem to atmiņu, principā. Viņa paliek foggy. Neko neatceries. Nē, es atceros, bet viņa, es nezinu, kā lai to paskaidro. Tā kā sašķidini to pieredzi, tā nav tā patiesā pieredze. Tu nevari visu mūžu tā darīt, tas nav iespējams. Bet jebkurā gadījumā es iedzēru 4 šaliņus, un man pirmajā reizē gāja ļoti labi. Nu, tā kā es atceros, man bija tāds, wow, viss smējās, man bija tāds, yes, I'm the greatest. Man bija tāds, šitais man nāk dabiski, šitais būs tik viegli, šitais neviens. Es būšu tagad pēkšņi, no pirmās reizes būšu labākais komiķis Latvijā. Uzreiz man likās tā kā, jā, tā būs. Un tad es otro reizi, kad es aizgāju, nākamajā nedēļā, es uzrakstīju pilnīgi jaunas 5 minūtes, jo es burtiski biju iedomīgs palicis no iecerējas. Un es aizgāju, un, man liekas, bija Paldies Latiņam, bija tāda vieta. Man liekas, tagad tur, kur ir Sinners Club, tur notika stand-ups. Un es uzkāpu skatus. Es teikšu, es nebiju pārliecināts, biju ļoti nobijies, bet es uzkāpu skatus. Bet man likās galvā, man bija ilūzija, ka I'm the greatest. Un es tā bombīju 5 minūtes. Tas bija tik briesmīgi. Neviens nesmējās. Man pilnībā izžuva muta. Tā kā kaut kādā 30. sekundē, kad es sapratu atmosfēru, kāda zālē šobrīd ir. Man tāds ir, ka man siekās aiz kauna vienkārši atkāpās rīklē iekšā. Tā bija tas, viņš vienkārši pazuda no mutes, un es nevarēju parunāt, man mēhli ķērās. Vispār tā ir smieklīga fizioloģiska reakcija. Kāpēc tā ir? Kāpēc, kad mums ir stresa situācija? Kādā veidā tas palīdz aizsargāties pret lauvas uzbrukumu? Tas, ka tev ir pilnībā izkaltos moti. Es nezinu, varbūt ir kaut kāda plēsēja, kas mēģina tos siekals apēst. Es nezinu, tas ar tevi sūksies, tā puma. Es nesaprotu, kāpēc. Es arī nezinu. Ja tu esi tāpat miris. Jā, tu vienkārši tā esi nobijies, un viņi pēc tev neskūpst, vai ne? Jā, es nezinu. Bet tas ir tas, kas notika. Un pēc tam jau viss ir vienkārši turpiniet. Pēc tam es biju ļoti nervos par uzstāšanos kaut 3 gadus pēc tam. Tā kā tas nebija. Bet kāpēc turpināt? Piedod, ka es tev pārtraucu. Bet jā, kāpēc turpināt? Tev bija laba pieredze, slikta pieredze. Pēc tam jau bija ik pa brīdim labi, ik pa brīdim slikti. Tas tā kā visiem open micos iet, ka tu mēģini kaut ko jaunu, ka tu atkod. Bet pēc tam tas paliek, tā kā es nezinu, tā pirmā reize droši vien bija tā, kas man nesa kaut kādu brīdi. Un tad līdz tai nākamajai reizē, kad bija labi, nebija jāgaida mēneši, vienkārši kaut kāds pāris, 3-4 reizes aizgāja, atkal jau kaut kas sāka sanākt. Un tad tas kaifs, ka tev sanāk, ir tas, kas palīdz izvilkt līdz nākamajai reizē. Es domāju, tur ir daudz kas, tas nav tikai kaifs, jo tad varētu visu kaut kā citādi kaifot, vai ne, tas būtu tikai kaifs. Bet ir diezgan krūts sajūta, ja tu sasmiedini kaut kādu pūli ar svešiem cilvēkiem, tā ir sajūta, kas liek tev turpināt to darīt. Jo, ja cilvēki, es bieži vien šitos redzēju, sanāk komiķi, viņam pirmajā reizē ir labi, viņi turpina nākt. Viņi vienkārši pavelkās momentāli uz to sajūtu. Un ja pirmā reizē ir slikti? Ļoti rēti, kad kāds atgriežas. Ja pirmā reize ir slikti. Tāpēc, ka tas ir, es nezinu, visi zin, kā tas ir. Visiem pirmkārt,
Ir bail no publiskās runas. Ir ļoti rēti. Ir kaut kādi cilvēki, kuriem kaut kas smadzenēs nestrādā pareizi, kuriem tā kā nekad nav bail. Nu, tā kā kaut kas nav, kaut kāds kauns nav vai kaut kāds. Tu redzi, viņi vienmēr ir šausmīgi ekstraverti, bet viņi ir bijuši jocīgi. Viņi arī bijuši nelasa istabu. Jā, viņi nejūt telpu, viņi burtiski viņu nereģistrē. Bet cilvēki, tā kā ja tu esi komiķis, un tu nereģistrē telpu, nav iespējams. Tu nebūsi nekad labs komiķis. Bet, jo labāk tu reģistrē telpu, jo labāks komiķis kaut kādā ziņā tu būsi. Bet tā sensitivitāte arī tas, kas rada ciešanas. Augstāk, pret to noraidījumu, ka tev izraisa tā kā zāli, tā kā nesmējās, un tu tur stāvi jau kaut kā 5 minūtes ir ēlīgi ilgs laiks, ja tev labi neiet tajā brīdī. Tas ir ļoti garš brīdis. Un tad 3 gadus tev nekas negāja. Nu, nevis negāja, bet bija grūti, tev bija bail. Un tie bija arī Covid gadi. Jā, tur pa vidu iekrita arī Covid, kas principā norakst, jo tu jau tajā laikā īsti bija kaut online, kaut Zoom stand-up. Bija Zoom stand-up? Jā, tas bija vājprāt. Nē, man gāja labi tā, bet tas, kas man vienmēr traucēja uz vairāk, pat netraucēja, ko tagad atskatoties, kas man bija šausmīgs stress par to runu vēl joprojām. Katru reizi pirms es gāju uz skatuves, man bija, 10-15 minūtes bez mazliet. Es neteiktu panikētāk, bet es tā kā iegāju tādā šausmīgi nervozā stāvoklī. Okay. Tā ar domām, arī ar domu cikliem, vai tas primāri bija fiziski? Nē, tas primāri bija fiziski. Es tur kaut ko... Nebija tā, ka es tur sev ruminēju. Tā es nedarīju, ka es mēģināju kaut kādus iznākumus iztēloties. Nē, tas burtiski man pārņēma tā kā ķermenī, tā kā stresa. Tas tā kā 6 kafijas izdzert. Tā sajūta, ka tev nav īsti iemesls, tev ir kaut kāds iemesls, bet ir pat rāku. Bet tas arī ar laiku izzūd. Tas ir kaut kas interesants. Tā kā pilnīgi pie visa var pierast. Bet runājot ar gan jau citiem komiķiem, tā ir, ka visiem arī šis izzūd. Es zinu, ka ir dzirdēti tie stāsti par, es neatceros, kurš no šiem slavenajiem kaut kādiem amerikāņu, ne Franks Sinatra, bet tādu stilu dziedātājiem, kurš vēl projām izvēmās katru reizi pirms uzstāšanās līdz pat kaut kādam 70 gadu vecumam. Jo viņš katru reizi pārāk satraucies uzstāties. Viņš jau uzstājās tur arēnās, teātros un tā tālāk. Nē, vēda izēja pirms izrādes ir dažiem cilvēkiem ar štēli, pa vienu vai pa otru galu. Bet, viņi samazinās noteikti. Tas, kas paliek, es nezinu, sportisti mēs teikt, ka viņiem pirms spēlēm mandrāža, tā kā tāds viegls satraukums, kaut kādā ziņā pat pacilājošs, ka viņš to tā kā iedod fokus. Tas vienmēr paliek, jā. Tas, par ko es šobrīd vairāk runāju, ir tā kā burtiski tā kā nenormāli traucē. Gandrīz paralizējoši satraukums. Ja tas palikt mūžīgi, es jau atceros, ko 2. gadā es domāju, ja šitā turpināsies, es nevaru turpināt. Tā kā tam vienā brīdī tam ir jābeidz, tā kā jātiek tam pāri. Un es jau godīgi pat neatceros, kas notika, ka pārgāju. Man liekas, Covid beidzās, un es kaut kā atgriezos stand-up stāv, un es vienkārši atgriezos, un bija tāds, nav vairs tik traki, kā bija. Tas arī bija viss, un vienkārši tas arī bija pazudus. Un kāds bija tavs režīms? Viscaur, lai tu skačātu šos savus prasmes. Cik bieži tu gāji uz open miciem? Tas ir kaut kas tāds, ko es daru daudz. Tagad ir īpaši. Es nezinu, mums nedēļā ir 4 open mic pārsvarā. Un tad sareizinu, cik ir nedēļas. Kaut kādi pār par 200. Es droši vien 90-85% aizēju pa gadu. Bet citādi, vai es esmu tur baigi strādīgs? Zini, kas man īstenībā šausmīgi nepatīk? Tev pašam patīk rakstīt šo visu? Tā kā tu arī tā esi, tā kā savus skečus un vispār. Tev patīk viņus rakstīt? Jā, bet tas nav viegli vienmēr, jā. Tāpēc, ka es nezinu, tev nav tas, ka tu vienkārši iestrēgst vienā brīdī. Ka tu sāc to pašu domu malt uz riņķi. Nē. Nav nekad, jā? Nē, protams, tā ir dažreiz, jā. Jā. Bet tu pastaigā? Jā, man pastaigā tašreiz. Vai dušā ieej. Vai, jā. Vienkārši noliec uz mirkli. Viņš apsēd un pablendz sienu. Vienkārši nedomā ne par ko. Tas arī palīdz. Jā. Bet man šitais, Tu raksti visu savu materiālu tikai vārdu pa vārdam? Es agrāk rakstīju. Bet tad viņš arī tā izklausās. Uzrakstīts. Jā.
Tas ir kaut kā, ja tu viņu uzraksti kā dzejolītī, tad pēc tam tu uzreiz skatos, viņš neizklausās vairs. Ja stand-ups tā kā, es nezinu, kāda komija tev patīk? Kas par Žilins? Okay. On the spot man uzliek. Stand-up komiķi? Nu, uzgod ASV komiķi. Daudzi, bet, zini, grūti atbildēt jautājumu. Uzreiz, kad tu man noliec tā. Kas ir no pēdējiem? Nē, nu, protams, visi šie Bills Burrs, Marks Normans nāk prātā. Kaut kas, ko es pēdējo esmu redzējis. Tur bija tas... tas vēl viens čals, ar ko Markam Normandam, man liekas, ir podcasts. Sam Morrell? Jā, ir Morrels, un tad vēl ir tas noģīgākais ar brillēm. Joe Lists. Joe Lists, jā. Nu, tos, man liekas, pēdējos tā kā noskatījos back to back. Jā. Tie bija krūti. No, tā kā Bills Burrs ir ļoti labs piemērs no šitiem. Viņi visi tādi, principā, bet Bills Burrs ir acīm redzam. Viņam ir tas... Jā, conversational style. Kad viņš... Mulēnijas. Bija šī citādāks. Bija šī, jā. Vairāk liekas konkrētāk uzrakstīts varbūt. Mulēnijas ir tā atšķirība, bet Bills Burrs izklausās, ka tu sēdi ar viņu pie bāra un runā. Jā. Un Mulēnijas izklausās, ka viņš to stāsta kaut ko. Un tu vari būt grupā, vai tu vari stāvēt tā kā ar viņu divatā, bet viņš tev tajā brīdī kaut ko stāsta. Jā. Louis C.K.'am ir ļoti izteikts šitais. Un Shaneam Gillisam arī. Bet tā kā izklausās, tu paņem to situāciju un iztauc, ka tu sēdi vienkārši pie galda ar alu, un viņš tev pretī sēž, un viņš stāsta. Tas ir tas, man liekas, golden, tas, kas man patīk, tas golden standard manos komiķos, ko es klausos. Ka tu vari dabūt to ilūziju bez mazvai, kad jūs esat divatā telpā. Jā. Un ka tas tiešām ir tik ļoti sarunu valodas stilā. Un tur īstenībā ir interesanti, kā viņi to panāk. Es domāju, tas nav obligāti, ka tur beigā tehnika tam, bet tas viena lieta, ko viņi dara, viņi bieži vien adresē publikas domas. Ja viņi kaut ko pasaka, viņi dažreiz publika skaļi reaģē, būs kaut kāds bū vai kaut kas tāds. Un tad viņš pateiks publikai kaut ko pretī. Bet otrs, viņi vienkārši jau sarunas laikā, viņš zina, ko aptuveni cilvēki par to varētu padomāt, viņš adresē to un izveidojas tādas, kā jūs mazliet savā galvā runājat. Tev ir saruna ar skatītāju domām. Jā. Tas bija šī telepātijas prikals. Jā, tas ir, bet tas ir principā... Ok, bet paņemsim no George Carlins, no klasikas. Dažviet ļoti specifiski rakstīti biti. Jā. Viņi izspēlēti gandrīz kā sketch, kā izrādes, kā moments, kur ļoti teatrāli, ritmiski, precīzi. Bišķiņ citādāk. Tas ir citādāk. Nē, viņš tā kā, es neesmu baigi daudz Carlina klausies, bet es atceros to vienu special un pāris bietas, ko es esmu redzējis. Viņš izklausās, viņam ir tā kā ne gluži dzēja, bet tas tā kā... Gan arī muzikāls. Muzikāli, jā. Tāds ritms. Ritms tiem vārdiem ir, jā, un viņam tā kadence, viņš skrien viņam cauri, un tad viņš apstājas pie savu lielā reveal, un tāds America! Un tad viņš tā kā klusums tālpā, vai kāds pasmējās. Starp citu, Karlinam biežāk, man liekas, viņam ir vairāk tā kā tu aizēri, nevis tā kā bija tik smieklīgi, bet tāds, wow, tā kā viņam taisnība. Tā ir tā Karlina štēle, kas viņam ir. Kad, Jā, nu tas ir uz dzīves beigām ir tīpaši, bet... Jā, es īstenībā vienīgais speciāls, ko es redzēju, ir, ka viņš ir tā kā, viņam kaut 70 gadi, viņš jau stāv šitā uz skatuves, un es atceros, man bija kaut 15 gadi skatījos, un tāds, kā viņam tik daudz enerģija ir? Ļoti daudz enerģija, jā, uz skatuves. Zini, kas īstenībā ir interesanti runāju par enerģiju un cilvēkiem? Es visu laiku domāju, ko viņi dod ASV prezidentiem, kādas zāles, lai viņi varētu vadīt to valsti. Vienkārši maugt? Jā, tāpēc, ka tā kā Joe Biden, teiksim, tagad bija. Viņš burtiski dažās intervijās, viņam pazūd, kur viņš atrodas. Ir tāds sajūta. Bet ir citas, kurās viņš ir absolūti enerģisks un viņam viss ir kārtībā. Un es domāju, cik kaut kāds 77 gadi. Jā. Un viņš vada lielāko valsts pasaulē. Un viņš vēl tā kā funkcionē šādā līmenī. Jo var redzēt, ka viņam ir kaut kādas problēmas. Man ir tāds, kas ir tas kokteils, ko viņam dod? Kas ir tas zāļu kokteils, ar ko viņi baro? Tas jautājums, domāju, tur ir kaut kas, jā, jo, tas schedules ir traks, tur viņi lido, tev tur lido no tās vietas uz šo vietu, tad tev ir tāda svarīga sapulce, tad tev ir šāda vēl svarīgāka sapulce, tur viss ir dzīves nāves jautājums, bieži vien, ja tev vajag izdomāt, ko tur bombīt kaut kur kurdos, nu jā, kāds kurds bombīt vai nē. Tu esi tikko no 10 stundu lidojuma. Nu jā, tieši tā, vai ne? Kad domājat visu, ko viņš parakst, viņš zina, ko viņš parakst? Es domāju, stabili, neviens no viņiem nezina pilnībā. Nav iespējams. Jā, lielos vilcienos. Tev vajag uzticēties savai komandai. Jā.
Pats, bet Trumps vēl tvīto savā Truth Social figņā. Vēl kāds 300 reizes dienā. Un to viņš dara pats. Tur nav variantu. Kāpēc? Man liekas, jau pirmajā administrācijā, kad viņš bija tur bija gāja runa, ka viņš sēž tajā Twitterī visu laiku un ka viņš tvīto pats. Ka tas nav atdots nevienam. Tur bija no iekšienes kaut kādi tie avoti. Runāja par to. Viņš tagad 3 naktī vienkārši tvīto. Ko viņš dara 3 naktī augšā? Lai gan vecs cilvēks ceļās agrāk. Es nezinu, viņš šādi maķīt un tvīto. Skatās tos Fox News. Tas bija tā kā tajā 17. gadā. Jā, tas ir. Nezinu. Tas ir kaut kas crazy. Es jau godīgi brīnos. Es domāju arī par Trumpu. Viņš es domāju, viņam pasaka, ko varbūt teikt kāds pirms viņš iznāk ārā. Pasaka, ok, tagad mēs būvēsim tādu nometni priekš cilvēkiem, kas nav īsti Amerikā vairs. Ok, jā, domāju. Tas nav līdz galam viņš, kas to visu dara. Absolūti, noteikti nē. Man liekas, vienīgais tāds vecāks amerikāņu politiķis, ko es redzēju, kas man liekas, kuram vēl ir tā dabiskā enerģija, ir Bernie Sanders. Absolūti, jā. Tas gan ir absolūti vēl pie prāta un ar savu to artrītu pirkstu visu laiku. Mēs visu izmainīsim, viss būs labi. Tas gan čels. Man patīk, Amerikai bija iespēja. Viņiem bija iespēja, vai nu viņi kļūst par utopiju gandrīz. Vismaz tā izklausījās ar to Bernie Sanders. Vai arī tas, kas tagad notiek. Un viņiem bija tāds, fuck it, maucam uz ēli. Jā, cilvēki ir izlēmuši kaut kādā ziņā. Bet no otras puses neviens jau neizlēma nekad līdz galam. Neviens, bet lielākā daļa cilvēku autoritārā sabiedrībā neizlēma būt. Tāpat kā Krievijā. Jā, īstenībā Amerika tagad līdzīgi ir superkrievijai. Bet, zini, kas man ir, kad domāju, Trumps, teiksim, tāds pats čalis. Nevis Šlesers, bet tāds čūks kā Trumps. Varbūt viņam Radisson Blue, viss tas tā viņa vēsture, kāds viņš bija. Kaut kāda sieva, kaut kas tur. Viņš ir ļoti bagāts. Par Gerkenu un partneriem viņam bija kopīgs uzņēmums 90. gados. Jā, viņam bija Gerkens. Viņš izdeva grāmatu. Viņš uztaisīja Radisson Blue. Radisson Blue, jā. Tagad viņam pieder Olibet Kazino, Voodoo Kazino viņam pieder. Kaut kādā cieņā viņš ir sabiedrībā. Kaut kāds mīts ap viņu ir. Kā domāju, tāds čalis uzvarētu Latvijā vēlēšanas? Es nezinu, jo ja viņš tiešām ir tāds pats, tad tas foundations, brūnais. Tas oranžais foundations un tie mati, iespējams tas būtu Latvijai pārāk. Too much. Neticam. Mēs nenoticētu, ka šāds cilvēks var pastāvēt pa īstam. Tu redzētu viņu uz ielas, tāds, šis nav īsts cilvēks. Īstenībā es pat par to nebiju. Es domāju, vienkārši viņam raksturs jau, man liekas, viņš neuzvarētu. Bet tev īstenībā pietiek tikai ar to, ka viņam tonālais ir. Un viss, viņš nevar uzvarēt vēlēšanu. Lai gan nē, es nezinu, kas ir. Kariņš uzvarēja. Un viņam ir tā frizūra, kas viņam jau no 5 gadu vecuma ir. Pagaid, bet kas tik īpaši nav Kariņa frizūra? Es tagad nevaru pat atcerēties Kariņa frizūru. Kaut kas tur nav. Es nezinu, man tagad atmiņā stāv tur kaut kas līdz galam. Tas izstāsta bišķi tā kā tas bolkāts, ka tev mamma uzlika bļodus uz galvas un vienkārši nogriez to līniju. Kaut kas uz to pusi, man kaut kādas asociācijas veidojās ar to. Jā, varbūt man pilnībā nav taisnība, jo tikko kā tev tas pirmais, tas vizuālais iespējas vienkārši notver uzmanību. Un pēc kāda laika, ja viņš tiešām te būtu, gadiem ilgi, mēs jau visi būtu pieraduši. Tad būtu tas, tā viņš izskatās. Vai jūs esat dzirdējuši, kas viņam ko teikt? Vai tā kā viņš droši vien teikt visas šīs absurdās lietas. Tā kā Šlesers tur tajā, kurš Didriksson bija tajā kaut kādā konferencē, ko viņš teica, tagad būs 50,000 eiro pabalsts jaunajām māmiņām būs. 50,000? 50,000 eiro, jā, par bērnu. Wow. Tu man patīk, ka tu nīz uztaisi arī Trumpa balsts. Vispār tevi labs Trumpa impressions. Es nezinu, zini, kas ir ar Trumpu? Man nav tik labs viņš, cik viņš vienkārši ir. Viņš ir tā kā Trumps runā tik jocīgā veidā, ka tu vienkārši uztaisi kaut ko uz to pusi un pietiek. Un tas arī viss. Es arī skatījos šiem late night hostiem Amerikā, ir tas Seth Meyers. Zini viņu? Jā. Viņam ir ļoti slikts Trump impressions, but still works. Tāpēc, kad tu vienkārši uztaisi to vienu mazo, un viss, it works. Ar to jā, pamēģi, kas ir tava atslēga šim, jā. Man? Jā. Es skatījos, tā kā es pavēlu žokli uz priekšu bišķīt, es piemēdzu aci, un tu tā kā palaid balss bišķi zemāk, un tas arī... Pasaka pa 50,000 pabalstu apsolu. Kāds tur bija? 50,000 katrai jaunajai māmiņai. Katrai jaunajai māmiņai 50,000? Wow!
Tik daudz māmiņas, bez pabalstiem, ja ievēlēs mani, katrai 50,000 pats atvedīšu. It works. Wow, ļoti labi. Ļoti labi, wow. Ja Latvijā, kas ir Latvijas SNL, kur tev var paņemt aiziet šo impression? Es nopietni, tas TV3 ar Baibu Sipinieci. Viņiem ir kaut kāds šovs, jā. Tas ir Lotars Kraus ar Baibu Sipinieci, tas ir mūsu Monty Python. Vāc. Nu jā. Ejam tālāk. Es kaut ko gribēju tev jautāt, vēl varbūt atgriežoties pie tevis. Un tu vispār, tas ir tagad tavs pamatdarbs, stand-ups? Jā, tagad man šogad bija tikai komiķi. Es tehniski, jā, es esmu bezdarbnieks, bet jā, es ar stand-up nodarbojos. Es nevaru pieņemt savā prātā, ka tas ir darbs. Jā, bet jā, tas bija stand-up. Un kā ir, ka tagad stand-ups ir tava pamatnodarbošanās? Kad aizraušanās kļūst par darbu? Jā, temats. Man dažreiz tā ir, ka ir tagad mana aizraušanās ir mans darbs un ir dažreiz jāpiespiežas, lai tiktu cauri tiem posmiem, kur tās, es negribu strādāt, es negribu šo darīt. Un ir grūtāk, ka tas ir nevis vienkārši darbs, labi, man jāizdara darbiņš, bet tā ir ķipa tava aizraušanās, bet šajā brīdī negribas. Nē, tā ir, man liekas, lielākā dzīves traģēdija, ka tās lietas, ko tu mīli, ar laiku viņas paliek ierastas. Tas vienkārši notiek, tur neko nevar izdarīt. Un, protams, tas pats, tagad es jau to arī tik ilgi daru, man viss tas brīžiem ir, burtiski kā darbs. Bet at the same time, nav cits darbs, ko es gribētu darīt, teiksim tā. Tā ir tā sāls tajā visā. Tāpēc tu vienkārši, ja tu salīdzini, ok, tad man kaut kas cits būtu jādara, ko es citu gribu darīt, neko citu. Tas viss vienmēr uzvar. Nu jā, katrā darbā ir kaut kāda tā darbs karotīta. Jā, tāpēc, ka es nezinu, cilvēkiem tā vienkārši ir, tas ir tās pirmās pieredzes, visiem var saka, man tā pirmā reize, visiem paliek pirmais skūps prātā, pirmais kebabs, vai ne, tā kā viss tās pirmās reizes. Tas bildītis virs kamīna. Pirmais skūps, pirmais kebabs. Jā. Bet tas ir tas, kas tev paliek atmiņā. Tā vienkārši ir. Tu nevari uzvarēt pirmo reizi. Taisnība. Un tas viss katra nākamā reize vairs nav tik īpaši, līdz tas kļūst par pierastu lietu. Bet kaut kādās bieži vien mēs, es vismaz tiecos, neapzināti atkārtot to pirmo reizi. Tā kā neapzināti? Jā, neapzināti, ka tu esi, vai pat neobligāti pirmo, bet ir tās dažas pīķa reizes, kad tev bijis tik amazing. Tu esi uzkurījis un tev ir tik labs hais. Jā. Un pēc tam nākamās reizes, kad tu kurī tev tāds, es pieķeru sev, ka es neapzināti, es gribu atgriezties tajā vienā reizē, tajā vienā hajā, un tas nevar notikt. Jā, tas, man liekas, amerikāņi saka, chaseot puķi, vai ne? Chaseot dragon. Ka tu tā kā, man liekas, to parasti par heroīna adiktiem saka. Ka tev pirmo reizi visu čeiso. Jā. Bet tā ir. Tas ir vienkārši, tas ir kaut kas, ko tu saproti. Jo, ja tu kādreiz dabūni darīt kaut ko, kas tev ļoti patīk, un tad 5 gadus vēlāk tu atskaties, tev tāds nav vairs kā bija agrāk. Tā vienmēr būs. Ar jebkuru lietu es esmu diezgan droši, nav neviena lieta uz pasaules, kas ir tik laba vienmēr. Neeksistē tāda lieta. Tāpēc arī tu nedzīvo mūžīgi. Tas ir bonus. Jā, tāpēc, kad tev ir kaut kādi, cik Latvijā ir 60 gadi, vai ne vidēji, citās valstīs 80, bet tas ir tavs dzīves laiks, kas tev ir paredzēts vidēji, un tajā laikā tev vajag pamēģināt uz kaut ko jaunu, kamēr tu vari, un tad nomirt beigās. Tas ir kā tas strādā. Jo, ja tu dzīvo mūžīgi, domāju, ja cilvēks dzīvo mūžīgi, pašnāvību līmenis būtu daudz augstāks. Tāpēc, ka visiem vienā brīdī būtu, es redzēju visu Netflix, es nostājos visu, es esmu visu šo izdarījis, es esmu nogarlaikojis, man pietiek. Jā, absolūti apātija iestājas. Jā. Līdzīgi kā, kad es sēžu pārāk daudz telefonā un esmu pārstimulējis sevi ar visbriesmīgāko aplikāciju pasaulē Threadiem. Ar Threadiem? Jā, tas ir tik apkaunojoši, bet es domāju, teikt TikTok. Man vislielākā atkarība ir no visapkaunojošākās lietotnes pasaulē no Threadiem. Tas ir tas, kas man ievelk. Man ir uzlikta limita visām aplikācijām, man ir jāgaida 20 sekundes, lai atvērtos apps, un tad 15 minūtes es viņu varu turēt vaļā. Un TikToks mani neievelk tā vairs kā agrāk. Jā. Instagrams neievelk man tā kā agrāk. Threadi
es čeisoju to puķi. Oh my God, Tred, es nesaprotu. Es nezinu, tur ir vienkārši, tu dabū kaut kādu to informācijas kripatiņu, kas tev ir iedot to dopamīnu, kas liekas noderīga vai interesanta. Un tad tu lasi vēl, un tad vēl kaut kas iet. Kur ir vēl monētas izkrita. Bišķiņ vēl jāieliek. Monētas nedaudz izkrita. Nekad pietiekoši. Pēc tam vienmēr es jūtos šausmīgi. Vakar es arī domu scrolloju. Nu jau tīri, mēs tik daudz par to politisko situāciju runājām, bet tieši šajā kontekstā es jau tīri domu scrolloju. Tur viss iet, tur Kanādai tas un tas, viņi aneksēs to un to. Un tur, ASV, Ukraina, tā tālāk. Bet es nevaru apstāties. Tas man ir satvērs. Bet tieši Tred, tas ir interesanti. Man laikam ir tā kā super garlaicīgi. Es laikam saku, es nezinu, cik cilvēkiem, bet man viss, kas ir kaut kāds cilvēks ierakst. Es biju tajā kebabnīcā, bija garšīgi. Tas ok. Bet tur jau ir algoritmiskais feeds. Tev jau nevajag nevienam sakot. Es pētījis, laikam. Es esmu tikai atvērs, varētu man paraugot 4 tos. Es arī Twitter nekad neesmu izmantojis starp citu. To es arī ne. Es kādreiz iegāju, man draugs viņš Twitterī, un viņam bija tāds, es tev piesakošu tiem kontiem, lai tu esi dažiem, lai tu esi tajā Latvijas burbulī, kas tur notiek, jā, lai tu sako līdz tai drāmai, un es palasīju aptuveni pirmo dienu 2 stundas, un es nekad lielāku žuldu savā dzīvē nebiju redzējis, saskāries ar kaut ko tik pretīgi, tur vienkārši cilvēki visi tik pretīgs, briesmīgas lietas saka. Twitterī? Jā, un man ir tāds, es nekad vairs neiešu tur. Bet tad, kad sāka reklamēt šos threads, tur ir, godīgi sakot, bišķiņ jaukāk, viss tā kompetenti, tur daudz no ārzemēm arī rāda tas feeds, un es neiesaku nevienam tur iet, nekad, bet tas ir esmu kļuvis atkarīgs. Nē, es esmu reditors, es reditā sēžu. Zini, es biju reditors daudzus gadus arī, bet šobrīd esmu izdzēsis to appu. Arī beigās es vienmēr nonāku pie viena tā paša. Es esmu pavadījis stundas šeit šodien, un es esmu izlasījis tik daudz stulbus viduvējus viedokļus. Mana galva ir pilna ar viduvējiem, stulbiem viedokļiem no cilvēkiem, kas nav gudrāki par mani, un es jūtos stulbāks, un es jūtos pretīgi. Bet tas ir tas, kas man arī Redditā beigās, tur ir viss tas hive minds, Redditam vispār ir kaut kāda grupas domāšana, kur tas, kas tiek tur ir burtiski sapratīt, domāt, ka kā es jūtos, kā es gribu justies par šo lietu, un tad tu ieeji burtiski tajā grupā, kur visiem būs tieši viens un tas pats viedoklis par to lietu. Un tad kādu laiku tur esi lasi, un tu jau zini no galvas, kas būs šie viedokļi. Un tie viedokļi nav kaut kāda izcila domātāja viedokļi. Tie ir vienkārši tādi absolūti bell curve, vidējais viedoklis. Jā, tieši tā. Šitā ir interesanti, kas man vienmēr liekas, tu teici, kā tu pēc tam jūties. Tu esi kādreiz mēģinājis atcerēties, ko tu darīji tajā aplikācijā? Teiksim, ja tu stundu nosēji. Tu esi kādreiz mēģinājis, kas bija tas viens threads, kas bija pēc tam. Tu neko nevar atcerēties. Vispār absolut neko. Ne. Es vienreiz domāju, es kaut ko scrolloju Instagram, Reels. Es domāju, es noliku telefonu, ja es tagad varētu izprintēt ārā un apstīt kā čeku un apskatīties visu, par ko es esmu noskatījies, man būtu tāds kauns. Pirmkārt, es neko neatcerētos. Kas bija šis? Jā, bet tā ir mūsu, tā kā, es nezinu, lāsta, principā tā tehnoloģija, ko tā ziņā. Jo tu jau to dari, jo, lai tu tur teikt atkarīgs, bet tā kā tu esi nogarlaikojies. Un tas ir visvieglākais veids. Es mēģināju aizbēgt no kaut kādām sāpēm, kaut kādām ciešanām savā dzīvē. Un kaut tik vienkārši ciešanas kā garlaicība tajā brīdī. Jā, kas ir ciešanas. Būs vienkārši garlaicība. Tā ir tā kaut kādā veidā trauksmaina sajūta. Tu laiku meklē, ko darīt. Tu nevar īsti nosēdēt mierīgi. Un normāla lieta, ko darīt, būtu, ja tev nebūtu telefons, būtu visticamāk atrast kādu cilvēku, ko parunāt. Kādu draugu vai ko sakonektēties kādu vai aiziet kaut kur. Iziet ārā, ka tev ir jākustina savs ķermenis. Bet it's done. Tas vairs nekad tā nestrādās. Un nākamā paudze pat nezinās, ka tā tam bija jāstrādā. Mēs to vismaz vēl uzaugām spēlējoties pagalmā, vai ne? Jā. Es dzīvoju Mangaislā, un mēs, kad bijām sīki, mēs visu laiku bijām ārā. Mums vēl bija tas 90s laiks, kad visi somas, man vecāki visi bija gone. Vecākiem nebija necik naudas, viņiem pašiem bija kaut 20
5, 7, 8 gadi tajā laikā, es neatceros. Aukli nekad nav, viņi strādā no 8 rītā līdz 10 vakarā. So basically tas viss audzināšana bija tā kā šodien tu esi vēl dzīvs. Mēs tagad brauksim prom uz vairāk kā uz kaut kādām 20 stundām gandrīz. Ja? Te, kur atslēgas, kur lats izdzīvo. Vienkārši tev palaiž, un tur ir jūra blakus, upe, mežs, un tāds vienkārši izdzīvo. Un tu iznāc ārā, un tur bars ar tādiem bērniem ir. Jā. Un jums tur ir tā kā savu likumu, un kas, un jūs visu dienu esat ārā. Un tad jūs vakarā aiziet mājās. Tagad es aizbraucu uz Mangai salu, nav tā kā izmirs. Nav neviens bērns vairs. Tur es zinu pēc tām ģimenēm, ko es pazīstu, ka tur vēl joprojām ir bērni. Nav tā, ka viņi ir pazuduši, bet viņi vienkārši vairs neiet ārā. That's gone. Jā, nē, es arī uzaugu, esmu bišķiņ jaunāks, tāpēc varbūt negluži tādā mežonīgais rietumos. Bet bija mežonīgi. Kur gadu tu esi? 93. Kurš tev ir? 94. Labi, tur nav baigās atšķirības. Tiešām. Bet, bet bija visu dienu bija pagalmā, un tev bija jāmācās, kā socializēties ar taviem vienaudžiem. Man liekas, kāpēc tie bija mežonīgie rietumi. Es nezinu, varbūt gan jau kaut kur vēl tā ir, bet tā kā padomju laikos, vismaz tāds arī, ka dzīvoja tur, kur tev lika. Tā kā manu omu bija kolhozā kaut grāmatvedi, viņai tur patās pie kolhozas bija dzīvoklis, un tad visi ģimeni dzīvoja tur ar viņu. Un tad sabruka padomju savienība, pēkšņi visi varēja strādāt, kaut kur taisīt biznesu, kaut ko darīt. Un tev bija tāds īs brīdis, kas vairs, man liekas, mūsdienā. Zini, kas ir ģentrifikācija? Zini, ka tev uzlabojas tur rajonu, bagātie cilvēki pārvāc uz bagātām vietām. Vai viņi pārvāc uz nabadzīgākām vietām, tad tie nabadzīgāki cilvēki vairs nevar tur atļauties. Jā, viņi vairs nekad netiekās. Bet, man liekas, tas 90. gadu, kad mēs uzaugu, vēl bija tas brīdis, kad tu satiki dažādas ģimenes. Bija tā kā, tur, nezinu, intelektuāli, tur bija dzērāji ģimenes, bija viss tas spektrs bija. Ko, man liekas, mūsdienas bērni vairs īsti, ja tu esi no kaut kādas. Ja tu esi kaut kādā konkrētā ģimenē, dzīvos konkrētā vietā, kur dzīvo konkrēti cilvēki, un tu satiksi aptuveni tādus cilvēkus. Bet tā kā 90s tieši tā, kad vēl, jo tu vienkārši nevarēji atrasties, kur tu gribi tajā laikā, man liekas, līdz galam. Tu dzīvoji, kur tu varēji, strādāji, kur tev dev darbu, tu darīji, ko tev piedāvāja. Nebija tā, ka tev bija milzīgas karjeras izaugsmes iespējas. Nevarēja tā, ka es tagad mārketinga vadītājs esmu kolhozā. Nē. Jā. Ja tu esi grāmatvedis, tev vienmēr būs grāmatvedis. Tas ir tas, kā tas strādā. Tā kā partija pateica, tev jābūt šeit. Tas ir interesanti, jā. Es nebiju par to tā domājis, ka varbūt tā sociāla slāņa miksēšanās ir samazinājusies. Varbūt tā ir. Bet katrā ziņā mēs pārgājām organiski uz to vientulības tēmu kādu mūsdienu. Jo tie bērni vairs nav tur Mangaļsalā. Viņi ir izolēti, katrs pa vienam. Mums ir garlaicīgi. Es sāku scrollēt uz threads. Es nedomāju, kā es varētu piezvanīt Kasparam. Tieši tā. Papļāpāt. Tas ir same thing. Es arī tikko tev parādās tā sajūta. Ieslēdz kaut ko. Arī tik daudz ko ieslēgt. Tu video spēles spēlē? Nē. Paldies Dievam. Jā, es zinu, paldies Dievam. Tur tā ir viena. Es mēģināju arī azartspēles uzspēlēt vienu reizi. Absolūti nogarlaikojos. Jā, online tu spied tos aparātus. To es gan es saprotu. Bet nē, man nebija interesanti vispār. Šis ir ļoti garlaicīgi. Es saprotu, kur tas ir interesantums. Tu vienkārši sāc likt vairāk un vairāk naudas. Tas tev tās likmes paaugstina. Jo tev ir tai naudai nozīme. Tāpēc man liekas, tu nevari īsti nestrādāt tas, ka tu vari spēlēt azartspēles atbildīgi vai kā, jo viss tā bauda ir no tā, ka tev rūp tā nauda, ko tu zaudēsi. Yeah. Ja tev nerūp tā nauda, ko tu zaudēsi, tad ir super garlaicīgi. Es spēlēju tur 10 eiro ieliku kopā un tu spēlēju to 1 eiro. Man vienalga ir. Bet tad tev vajadzēja turpināt likt vēl 10. Saprot, tev jāatrod tas cipars, pie kur tev sākās. Visinteresantāk ir nevis, ka tev paliek interesanti, bet tā, ka tev ir izmisums un tev vajag to naudu dabūt atpakaļ. Tagad mēs spēlējam. Tagad sāks spēle. Lielisks padoms. Tā ir reklāma visiem. Tīri reklāma visiem azartspēļu kantoriem Latvijā. Tā kā, jā, ja tu kādreiz esi spēlējis azartspēles un tev nav paķēris, tad vienkārši paņem kredītu un tad uzspēlē. Jā, absolūti. Par ko mēs runājam? Kā es novirzījos tam azartspēlēm? Es neatceros. Tas tās datorspēles. Par spēlēm, jā. Es nezinu, ko man tur teikt. Tā kā ir tik daudz veidu, kā nesatikt citus cilvēkus. Jā. Šis īstenībā interesants štēl.
Tas laikam vienkārši ir slinkums, ja tu negribi kustināt savu ķermeni. Es nezinu, kāpēc cilvēki tik ļoti izvēlās. Nekustināt ķermeni? Nu, nē, teiksim, tā kā tev ir opcijas. Tā kā mēs runājam, ja tev nebūtu telefons, kas ir tavs opcijas? Piecelties un kaut kur aiziet, un kādu satikt vai kaut ko padarīt. Bet tagad tev ir telefons, vienkārši paliec uz vietas visu laiku. Tas nāk no kaut kādas, tu taupi kalorijas kaut kam. Absolūti. Kas ir tas mehānisms, kas tev liek izvēlēties telefonu par sarunu ar draugu? Kas liek tev lasīt tos tredus ar to bell curve, ko tu teici, kur ir vidējākie viedokļi pasaulē? Izņemot aiziet parunāt ar kaut čomu, kur tu cieni un kuram varbūt kaut kas vērtīgs, ko pateikt. Jā, man liekas, tā atbildi jau ir vienkārši. Mums burtiski tā pumpa tev skrēja pakaļ, tev tur izkaltās lupas, viņi tev nesāk skūpstīt, tad tu aizbēgi, apsēdies zem koka, un tad tev vajag ietaupīt pēc iespējas vairāk resursu. Jā. Jo tev nāksies, tāpat tev vajadzēs ēst, tev vajadzēs kaut ko darīt, tu nevarēsi pasūtīt boltiņu, tev vajadzēs vienkārši iet un tērēt tās kalorijas bez variantiem. Principā, viss cilvēku ķermenis strādā. Tā vienīgā patiesā doma ir, mēs jebkurā brīdī varam nomirt. Mums ir jātaupa visu laiku kaut kas. Jā. Nu jā, bet tas ir šausmīgi, ja mēs kā tādas vienkāršas pašsaprotams lietas, manuprāt, jau 2025. gadā runājam šeit, bet tā realitāte ir iedziļinās diezgan tāda skumja. Es domāju, tā situācija nav glābjama. Tā vienkārši tas ir tas, kā tas būs. Tas basic, tā kā tik, cik viņas ir atkarīgas, tas ir tā kā, ja kokaīns būtu Rimī nopērkams. Tas ir, viņas tu pats redzi uz sevi. Zini, kas ir vienmēr jauni cilvēki, jā, viņiem vieglāk parādās tur kaut kādas jauni habiti, vai ne? Ja tu ej pa parku, un tu redzi 70-gadīgu omu, ka viņi scrollo savu telefonu. Es, teiksim, ar sunu staigāju, un es eju otro apli, un 30 minūtes viņi vēl joprojām sēž un scrollo telefonu. Nu, tu zini, cik atkarību izraisoši telefons. Ja 70-gadīga sieviete var tā kā, kur pirmos, droši vien pēdējos 7 gadus tikai izmanto to telefonu, ka viņa var tādā līmenī nonākt. Kur viņi jebkurā brīdī var nospiest pogu un nezināt, kā atgriezties tur, kur viņi tikko bija. Jā, varbūt viņai tas ir vispār tā kā kosmosa eksplorēt. Viņa vienkārši iet uz priekšu internetā visu laiku kaut kur. Jaunas lapas, jauni api. Es biju sēdēju autobusā un tukšs autobus sēž augstajā krēslā un tur zemāk sēž arī kaut kāds, 65, 70, jau 70 pāri varbūt vīrietis TikTokā. Man bija tik interesanti skatīties. Viņš skatās. Kaut kādi tie ķīniešu pātrinātie video, ķīniešu sketčiņš, kur ir sieva un vīrs virtuvē kaut kas, un tur pātrināt. Viņš kā skaida, un tad rādās hieroglifu. Viņš pat tur nav nekas saprotams, kas tur tie. Nē, tu vari saprast, kas tur notiek, jo loģiski nav dialogu un tā tālāk. Yeah. Bet tas vīrietis līdz galam viņš nesaprata, viņš skatās, tad nākamais bija... Поздравляю с днем Ziemiņinami, tur viņam algoritms izmet to kartiņu. Jā, kaut kāda kartiņa, kur tās ir salūtiņš puķītis fonā un kaut krievu šansons, krievu mūzika, estrādes. Skan to viņš atvēra, nosūtīja WhatsAppā kādam. Tad skaties tālāk tur bija vēl ķīnieši. Tad tur kaut kāds seksīgi meitene dejot, thirst traps kaut kāds, to viņš paskrolēja ātri garām. Jā, es pat nezinu. Tas kā mēs visi esam šajā pasaulē, un katram šī pasaule ir pilnīgi citādāk. Šitais ir tā kā, tu atceries labāk, ko viņš skatījās savā TikTokā, nekā kā tu atceries, ko tu skatījies savā. Interesants novērojums un patiesas arī. Jā, šitais ir kāpēc. Varbūt tev vajag parunāt ar to veco cilvēku. Varbūt tev vajag pateikt, parādīs man lūdzu savu telefonu. Varbūt tas ir tieši tas, ko tu gribi redzēt īstenībā. Varbūt. Bet nē, es nezinu, patiesībā tas, ka mēs visi redzam kaut kādu savu realitāti un neviens nedalās, nav dalīta šī realitāte. Kaut kas tajā ļoti šizofrēnisks ir. Jā. Man liekas, šitais īstenībā ir interesants topiks, tāpēc, kad arī es... Nu, tā ir, es nezinu, cik Latvija šobrīd ir sašķelta. Tur tā lieta. Mēs nezinām. Jā, es arī nezinu. Tas, ko tu redzi savos sociālos, tas, ko es redzu.
Jā, bet es teiksim, labi, tas, ko visu laiku, ja es sēžu Redditā un tur pārsvarā ārzemju ziņas, tad es pārsvarā redzu, kas Amerikā notiek. Un... Kas arī ir sapist. Kāpēc es arī tik ļoti, man dažreiz paliek pilnīgi slikti duši, kāpēc es dzīvoju Amerikā? Kāpēc tu dzīvo Amerikā? Jā, kādā sakarā es zinu tik daudz par Ameriku? Tāpēc, ka viņiem ir interesantāk ziņas. Nu, bet kā pohuj, kāpēc tas ir mans galvenais kaut kāds informācijas avots? Diēt, es nedzīvoju Amerikā. Kāpēc? Tas ir tā kā, es nezinu, kaut kāds ēdiens, ko tev atnes, tā kā ir kaut kas veselīgs, kaut kas lasis, un kaut kas interesants, kaut kāds, nezinu, franču deserts, un tad ir kaut kāds pretīgi frīkārts, prieks ir ziņas pa Ameriku. Un tas ir tas, ko Reddits man baro. Es tā kā scrolloju savu feedu, man tur kaut kas pa zinātni, tas ir interesanti. Kaut kādas ziņas, kas man interesē par futbolu, un tad Trumps izdarīšu to lietu, un tāds, ok, tagad es viņu zinu. No virsraksta vēl pie tam, jo es neatveru nekad vairs vaļā. Es nekad vairs nevaru, es vēl tieši par šito smējos. Es Delfos, es varu izlasīt, ja kādreiz kaut ko lasu Delfos, tad es zinu līdz 2. paragrāfam, jo tur sākās tas plus abonements. Es nekad nezinu, kā ziņas beidzās, es tikai zinu, kaut kāda problēma ir. Tev nav nekāda ne risinājuma, ne lielāka konteksta, kas parasti ir ziņas beigās. Jā, man nav. Es tieku līdz tai vietai, un tāds, es ceru, ka līdz beigām viņi atrasināja. Līdz raksta beigām es ceru, ka viss beidzās labi. Bet zini, ko, tā ir Reddit lieta. Man liekas, tā ir drausmīga lieta, ko tev iemāc Reddits, ja tu viņu lieto. Burtiski arī nekad nevar vaļā tos rakstus, kad es biju Redditā, nekad nevēru vaļā. Tu izlasi virsrakstu, un tad tu izlasi virsrakstu ziņai. Šeit rekurtā tad ir kaut kāda informācija interesanta, kas būtu tajā rakstā. Tā vietā, lai izlasītu šo rakstu un iegūtu nedaudz padziļinātāku saprašanu par šo tematu, tev ir 7 vārdi, ko tu esi no šī virsraksta ieguvis, un tad tu eji uz komentāriem, uz threadu un lasi tos viduvējos viedokļus no cilvēkiem, kuri arī nav atvēruši to rakstu. Jā, un šitā es arī daru. Es nezinu, kurā brīdī tas notiek, jo es nevienmēr tā darīju. Bet kaut kas ir pa ceļam noticis, kaut kas ir izmainījies. Jā. Es arī, un es sarunās, es pirmkārt pamanu to citiem, bet es to pamanu arī sev. Tu esi kādreiz bijis tādā, nezinu, kāds sāk runāt kaut ko, kas ir globāls, kaut kāda politiska štēle. Jā. Un tu sāc tā kā pa vidam teikt savu viedokli, un tā kā 3 teikumus iekšā, tu saproti, ka tu to rakstu neizlasīji, un ka tas arī ir viss, ko tu zini. Tu zini tikai to virsrakstu, un tu patiesībā tev vispār nekādā veidā nav nuansēts viedoklis par to. Un tu vari vienkārši tu vari atgremot tos komentārus, ko tu izlasīji par to rakstu. Tieši tā, jā. Tas ir viss. Ir pat kaut kāds saits, es nezinu precīzi, kā viņš sauc. Man liekas, viņš saucās Ground News. Bet es neatceros. Bet ir tāds saits, kas ņem no visiem lielajiem laikrakstiem virsrakstus un salīdzina. Un tad basically viņš tā kā uzliek viņam to mērvienību. Tas raksts būs tā kā par šo tēmu, viņš būs tā kā no konservatīvā viedokļa, vai no liberālā, vai centrisks, vai kāds. Un tur ir interesanti paskatīties, kā tie virsraksti mainās atkarībā. Teiksim, es nezinu, tur Trumps uzlika tarifus tur kaut kādam liberālākam žurnālam, es nezinu, kur New York Times varbūt, es nezinu. Viņam būtu tur, tarifi iznīcinās ekonomiku, rekā par to maksās patērētājs, jā. Un tad no Fox News būtu, tarifi atgriezīs Amerikas to greatness un pasties, kāpēc Ķīna bankrotēs vai kaut kas tāds. Bet tur informācija pa vidam, tā kā tie procenti un tas būs vienādi, bet tu vienkārši var redzēt, ko viņi, tā kā tas spektrs, kurā viņi ieliks iekšā. Tad arī var to pastīties, tas man liekas interesanti. Bet šitā ir lieta, kas man liekas tagad ar tieši visiem šiem apiem, kad visiem, pat ne tas, kad visi ir tā kā sadalīti tik ļoti, bet ka tas zināšanas ir tik seklas par visām tām lietām, un visu laiku ir kaut kāda jauna ziņa. Es tīpaši tagad ar Trumpu, cik viņš tagad 45 dienās, katru dienu ir kaut kāda ziņa. Pirms 3 nedēļām es lasīju, ka viņš Guantanamo būvē koncentrācijas nometni priekš imigrantiem. Man bija tāds, wow, šitais droši vien būs tagad 2 dienas vēlāk, viņš jau kaut ko tik crazy ir izdarījis, neviens vairs nerunā par koncentrācijas nometni. Jā, tagad uz Guatemalu, Guatemalas ciet. Guatemala? Salvador. El Salvador, jā. Sorry, sajauc. Latvija, Lietuva. You're from Lithuania, yes, basketball, nice. Yes, yeah. El Salvador, tagad viņš sūta tos cietumnieks. Bet tā jau ir stratēģija. Tā jau ir viņa stratēģija, ir flood field.
Jā. Piepildi tik daudz ziņām nonsens, ka cilvēks kļūst apjuts. Un tā ir arī burtiski stratēģija visām šīm platformām. Principā. Piepildi ar daudz virspusēju, katrs tas threads ir viens maziņš viedoklīts. Cik dziļi tu vari aiziet 3 teikumos, pat ja tev tur ir threads, kur ir vairāk tie tvīti pēc kārtas. Cik tas ir, tur izlasi 2 paragrāfus ar kaut ko. Mēs līdz ar to visi dzīvojam, ir okeāns, un mēs esam tikai tajā virspusītē. Es laiku tikai virspusītē. Bet es arī domāju, ko tas dot, ja es kaut ko zinātu? Es saprotu, ko es domāju. Vai ko es izdarīju at the end of the day? Laikam jau tas ir par, es nezinu, ko tu izdarītu. Citus labošus laiku, vai ko es no Latvijas izdarīšu? Bet man liekas, tas ir tas, kas man patīk tavā izrādē. Un es par to domāju līdzīgi kā par šo virspusējo tematu. Ir citreiz stand-ups, un tas nav tikai par stand-up, bet es aizēju un es esmu tajā izrādē, es smejos, ir labi, es aizēju prom un es neko neatceros. Viss ir pazudis. Man nekas nenāk ar mani līdzi. Tāpat es sēžu tajos threados, kā mēs runājam, sēdu TikTokā. Pēc stundas nevarētu atcerēties, kādas TikToks tu vispār redzēji, kas tur notika. Bet tavā izrādē man ir tāds, ok, šeit ir kaut kas, es pasmējos. Un, zini, tas ir arī fine, ka ir izrāde, kur tu tikai pasmies, bet man vienkārši liekas vienmēr tas ir nākamais līmenis, tas ir tā kā dziļāka meistarība, jā, tas mākslas darbs, kaut kas no viņa paliek ar tevi. Un pašā augšgalā mākslas hierarhijā ir transformatīvā māksla, kur tu izlasi kaut ko, vai tu noskaties, vai tu esi uz izrādi, un viņi ir kaut kādā veidā paliek ar tevi un fundamentāli maina tevi kā cilvēku. Jā, tā ir štēle. Man prieks, ka tev palika kaut kas ar tevi, bet tu tagad pieminēji to transformatīvo. Tev ir kaut kāds mākslas darbs, kas tev ir, ko tu varētu tā kā pateikt? Es nezinu, labi, es iedošu piemēru. Es par to nekad nebiju tā domājis, bet man ir Brāļa Karamazova, tas Dostojevskis grāmata. Es atceros, ka es viņu izlasīju, un es jau godīgi pat tagad īsti neatceros, par ko viņa precīzi bija, es viņu izlasīju daudz gadus atpakaļ. Bet tas ir, jā, tā kā ir māksla, ka burtiski, tā kā es noliku to grāmatu un bija tāds sajūta, man liekas, kaut kas ir mainījies. Tā kā manās domās par pasauli, tā kā turpmāk es rīkošos nedaudz citādāk, tikai tāpēc, ka es izlasīju šo grāmatu. Man interesē, tev ir kaut kāds tāds? Ir noteikti kaut kas atgriežas. Es netik sen biju uz Davida Linča Blue Velvet filmu, un es viņu biju redzēju otro reizi, es jau viņu biju redzējis pirms, gadu, 2. Un tur ir kaut kādas ainas, kas man ik pa laikam atgriežas, ko es atceros, un kaut kāda nozīme, kas man patīk vislabāk, ir kaut kāda nozīme, sajūta par svarīgumu vai nozīmi, kas ir iejausta ainās, bet es nevarētu tev paskaidrot vārdos, kāpēc tas ir svarīgi vai kā tieši. Līdzīgi jau kā ar Brāļiem Karamazoviem, tu nevari izvilkt vienu teikuma morāli sinopsi tā, ka fabulai beigās ir. Un tāpēc lēnāk iesi kā bruņurupucis, tad tu tiksi beigās ātrāk, jo tu neskries kā zaķis. Tikpat labi, tu vari arī, tad nevajag grāmatu, tad nevajag filmu, lai tu vari pateikt šo vienu teikumu, tevs, jā. Čipa, jā, tagad es zinu, ok. Bet tas transformatīvais elements ir kaut kas pāri vārdiem, valodai un tādai vieglai atziņai. Bet ir noteikti, tu man stāstīji, es nezinu, es atceros pirmo reizi, kad es Taxi Driver redzēju Scorsese, kur ir Roberts De Niro spēlē. Es arī, es jau nevarētu pateikt, ko tieši es esmu paņēmis vai kā es esmu mainījies no tās filmas. Bet tu tikko to teici, un viņi atgriezās manī kaut kur no zemapziņas dzīlēm, un man ir šī sajūta, ka, ok, es toreiz atceros to sajūtu, ka es jūtos mainīts. Un vēl joprojām.
Vai arī, jā, tagad man nāk no līdzīga laika posma tās atmiņas. Vai arī es paliku vienu nakti augšā un izlasīju Catcher in the Rye. Jā. Vienkārši izbliez vienā naktī. Un kaut kas manī mainījās. Great Gatsby ļoti mainīja kā grāmata. Tur ir viena aina, kur galvenais varonis, mūsu tas protagonists, kas nav Great Gatsby, bet tā aina liekas, viņa nav tā kā kulminācijas aina tajā grāmatā. Viņa nav pati svarīgākā, viņa ir kaut kur pa vidu, viņā netiek atklāts nekas liels, dramatisks vai tik svarīgs plotam, bet tīri tas, kā F. Scotts Fitzgeralds apraksta ballīti, kas notiek, es nezinu, atceros pēcpusdienā vai kur pilsētā viņa aizbrauc pie tiem bagātiem draugiem, tur ir tāda neliela tāda pasēdēšana vai ballīti, un tas, kā viņš apraksta, kā gaisma krīt caur aizkariem un visu to ainu, viņš tik smalki un precīzi apraksta, kā es burtiski apraudājos, man liekas, tajā brīdī lasot, ka tev vajag būt tādai sensitivitātei, lai spētu pamanīt visu to, ko viņš ir pamanījis un no realitātes pārnes šajā ainā, un tad vēl to visu translēt vārdos, tā lai es pilnībā pārņem to sajūtu, un es esmu tajā telpā, ka tas, pieņemsim, man absolūti transformējas, pēc tam vēl vairākas dienas staigāju, man liekas, pa pasauli. Tev, principā, apbūra ar savu prasmi. Jā. Kaut ko attainot caur vārdiem. Un ne tikai tas tīri, ka, es abrīnoju, cik krūti viņš to uzrakstīja, bet tas mainīja kaut kādā ziņā manu dzīves pieredzi, tā kā dzīvošanas pieredzi. Jo es pamanīju, ka es pārsvarā staigāju apkārt guļot, un šeit ir vienkārši tāds tik dzidrs skaidrības mirklis, ko es caur tā protagonista acīm piedzīvoju, ka tas ir iespējams. Tas tā kā, kad tu tagad bezmazliet to parādīji, cik ļoti tu vari būt uz vietas un pamanīt. Kas ir ļoti laba lieta. Tā kā, es varu būt, es redzu, cik dzīves cilvēks var būt un cik klātesošs. Jā. Un es to esmu piedzīvojis caur šo tēlu un caur šo ainu, caur šīm lapām. Jā, tas ir ļoti labs piemērs, starp citu. Tas ir fantastisks piemērs, kā kaut kas tev ir mainījis. Bet tagad, kad mēs par šito parunājām, vai bija tā, kad tu arī lasīji Great Gatsby, arī varbūt Taxi Driver skatījies, tu teiksi, ka viņas ir viegli lasāmas? Tā kā no brīža uz brīžu viņas visu laiku ir jautras? Zini, bet šīs divas, man liekas, ir diezgan viegli lasāmas. Jā, man liekas, ka Great Gatsby ir kopumā diezgan... tāpēc viņi ir tur amerikāņiem, tur skolas agri diezgan literatūra. Viņi, man liekas, ir diezgan blockbusterīgi. Jā? Jā, līdzīgi kā Meistars un Margarita, arī viena grāmata, kas absolūti izcili mainīja, bet es sāku viņu lasīt, man tāds, šis ir tā kā Hollywoods blockbusters. Pagad Gatsbys vai Margarita? Meistars un Margarita. Arī Gatsby, vispār Gatsbys varbūt pat mazāk, bet Meistars un Margarita, man liekas, tā kā, wow, es redzu, ka šis ir liela budžeta blockbusters, ko es lasu tagad. Tur notiek vienkārši episks lietas, un viņš ir lasāms daudzos slāņos. To var lasīt tikai kā to blockbusteru izklaides. Tur var iet dziļāk un dziļāk. Bet tava doma, es zinu tavu domu, un tas par to, ka bieži vien, lai tiktu līdz tai dzelmei, ir jāienirst, un tas atmosfēras spiediens nevienmēr ir patīkams. Jā, tas būtu labs veids, kā to noraksturot. Jo man ir daudz grāmatas. Labi, īstenībā man ir viena, kas arī ļoti laba, kas man patīk, kas ir blockbusterī, kā tu saki, 101 gadi, tiem arī var vienkārši izskriet cauri. Jā. Bet Brāļus Karamazovs, tā kā tev ir jāpiespiež sev, lai viņas izlasītu. Nav visu laiku fun times, bet tur ir tā, vismaz man tā bija, es atceros, kad es viņu aizvēru, un bija tāds, ka tas bija tā kā līdz šai dienai visvērtīgākā literatūra, ko es esmu lasījis.
Un tur man tā doma bija, ka... Es esmu absolūti daudz dzirdējis šo par klasiku un krievu klasiku īpaši. Bet man ir kauns, ka es neesmu ticis tam cauri. Es arī sāku lasīt Brāļus Karamazovus, labi, varbūt es paņēmu pārāk grūtu uzdevumu, es sāku viņus lasīt krieviski, oriģinālu valodā. Tu nerunā? Nē, es runāju, bet tomēr tā ir 19. gadsimta grāmata, tur arī nav tā valoda, gluži mūsdienu. Es esmu dzirdējis vairāk krievi pat saka, ka Brāļus Karamazovs, Dostojevskis ir jālasa tulkojums. Tulkojums uz ko? Teiksim, angliski. Okay. Tāpēc, kad viņš tā kā, tas kā viņš, pirmkārt, jau viņš nerakstīja tās grāmatas. Viņam bija, viņam rīktīgi interesants dzīves tās. Viņu noties, viņš bija tā kā revolucionārs kaut kā savā laikā. Viņam bija kaut kādas idejas. Un viņi par to cars viņu nolika jau uz nošaušanu. Viņš jau rindā stāvēja aizsietām acīm un atnāca no cara pavēle, lai viņu atbrīvo. Un viņu aizsūtīja 7 vai 12 gadiem uz Sibīriju, kur viņš iepazina visus tos tumšos pasaules psihes, par kurām viņš vēlāk rakstīja. Tad viņš atgriezās atpakaļ, un viņš turpināja rakstīt, bet viņš Sibīrijā bija epilepsiju dabūjis. Viņam rokas trīcēja, viņš nevarēja parakstīt. Un viņš diktēja visas grāmatas savai sievai. Tā kā viņas ir... bet tas ir viņa basically stand-ups. Tāpēc viņas ir tik smieklīgas. Ir tīpaši noziegums un sots. Nav smieklīgākas grāmatas par noziegumu sodu. Katra lāpa vienkārši, wow, vēl viens labklājība. Bet tas viss maina. Tas kā tu biji pat, es neatceros, kas to teica. Kaut ko es lasīju. Bija kaut kāds rakstnieks, kurš teica, ka ja viņš raksta uz šitā typewriter agrāk, vai roku mainās teksts. Un ir tā, ja tu runā, tev teksts mainās. Ja tu raksti, viņš mainās. Ja tu raksti uz datoru, viņš arī mainās. Kad tu rakstīji, kad tu vēl rakstīji stand-upu, tu rakstīji roku vai tu rakstīji datorā? Es rakstīju abos, un es uzreiz varu pateikt, ir atšķirības. Tā kā uz datora es rakstu plašākos teikumos. Un man tāds jūtas, ka es ar roku rakstu, vienkārši gribu ātrāk pabeigt to teikumu. Bez mazliet gribu beigt rakstīt. Yeah. Un es rakstu uzreiz strupāk, īsāk. Bez mazliet bullet pointos gandrīz. Un kāds bija labāks rezultāts, kuram no rakstības veidiem? Ja tu gribi kaut ko editot, tu gribi... Es vēl joprojām visas veids izmantoju pārsvarā, bet tā mazāk. Es pārsvarā tagad es pie kaut ko pierakstu ar roku bullet pointos. Un tad es vienkārši viņus pastāstu, un bieži vien jau skatos, kā es izstāstu, viņi jau tādā veidā pēc tam arī paliek. Bet ja man ir kaut kādas problēmas, kaut kādu joku, ko es nevaru atkost, es viņu beigās ielikšu datorā, un es viņu izplatīšu, cik vien plaši es viņu varu, un tad es viņu editošu uz leju. Principā, tikšu vaļā no liekajām kaut kādām domām, no liekajiem vārdiem. Beigās, kad viņi ieliec datorā, tad viņi izraksta caur, tad viņi tikai perfekti redzi. Izklāts tev priekšā. Jā, tu vienkārši tu ideju. Tad tu uzraksti tāds, ok, tas nav smieklīgi, tāpēc es nestrādāju. Tur nav līdz galam, arī tas auštais ir tik obscure, ka nevienam Latvijā tas neinteresēs šī tēma. Kas īstenībā ir bieži. Tā kā tu vari... Cik mums ir paudze? Tagad mums ir tā padomju paudze, tad mums ir tā paudze, kas bija pa vidu, kas uzauga padomju laikos, un tad ienāca iekšā šajos laikos. Tad ir mūsu paudze, kas tā kā redzēja vēl kaut ko, un tad ir tā jaunā paudze, kas 2000. Gados vēlāks priekšsāktīm, kas ir basically rietumnieciskāk. Rietum informācijas telpā, jā. Un katrai tai paudze ir savas vērtības, un pirmkārt arī savas informācijas loks, jo tās pirmās divas paudzes pārsvarā nerunā angliski. Jā. Viņas tā kā vai nu latviešu ziņas vai krievu ziņas. Tur jau izmainās, kas viņiem interesē un kas ir viņu vērtības, kas viņus miesies. Mūsu paudze, nākamā paudze, mēs runājam angliski, mēs pārsvarā, bet mūsu paudzē vēl ir kaut kāds, tas palicis pāri kaut kāds, tā kā, es nezinu, kā lai to nosaukt. Kaut kādas idejas, kaut kāds. Mēs neesam, man liekas, mūsu paudze nav līdz galam mileniāļi, kā saka. Tā kā mēs esam tajā laikā, bet Amerikā ir mileniāļi, UK ir mileniāļi. Mēs esam postpadomju bērni. Tā kā mums ir postpadomi mileniāļi. Jā, postpadomi mileniāļi. Austrumēros mileniāļi mēs esam. Tur ir, man liekas, atšķirība. Noteikti. Un tā kā Latvija ir tik maza, un tev vajag runāt tā, lai tev pēc iespējas vairāk cilvēku saprot. Jo tu nevar būt nišas komiķis Latvijā. Tā kā uz populāciju vien, tā kā cik mums ir 2 miljoni, mazāk jau. Amerikā ir 400. Tas ir 200 reizes vairāk. Tā kā uz to populāciju, ja tu patīci šeit 10 cilvēkiem, tad Amerikā tu patīci 2000 cilvēkiem. Tu vienkārši brutāli sarēķinot, vai ne?
kas jau ir kaut kas 2000. Bet tā kā ja tu Latvijā runās par kaut kādām savām nišas tēmām, tu nekad īsti neatradīsi dzirdīgas ausis tik viegli. Tu gribētu būt nišas komiķis, ja tev būtu tāda iespēja? Yes. Tu gribētu būt nišīgāks nekā tagad tu esi? Tev ir jāiet vairāk mainstreamā nekā tu gribētu? Tur vien, jā, bišķīt. Nav tā, ka man kāds piespiež, jo beigās jau tas, kā tu to dari, tu aizies pie dzīves publikas, open micā, tu notestē. Un man ir joki, kas man pašam patīk, par kuriem cilvēki nesmējās. Es viņus nestāstīšu citiem tālāk. Es neiešu uz maksas izrādi. Un jokas 10 reizes ir nobombījis, kas man ļoti patīk. Es nelikšu cilvēkam to klausīties. Tu vari pastāstīt? Es viņu nekad tā arī nepabeidzu, bet man patīk šī ideja. Man bija... es izlasīju ziņās, ka bija amerikāņu zinātnieki bija paņēmuši šimpanzes no džungļiem, vienkārši Āfrikas aizduši uz Ameriku un tā kā iemācīja viņiem zīmju valodu. Un tad tas, kas man patīk, bija, ka es vienkārši iztēlojos, ka tas ārsts, viņš prasa tam pērtiķim, kad viņš ir iemācījis viņam zīmju valodu, viņš prasa tam pērtiķim, kas ir tos mīļākais auglis. Un kad tas pērtiķis, viņš tagad māk runāt, tas, ko viņš atbild, viņš tāds, pietrūkst man ģimeni. Vienkārši tā doma, ka dzīvnieks ir tik gudrs, ka tu viņu vari aizvest, iemācīt viņam valodu, un tu viņam uzdos stulbs jautājums. Viņam dušiem mājās ir palikuši visi viņa radi. Viņš tāds, es gribu prom tikt. Un es šito stāstu, man pašam tāds, yes, good. Nekad nestrādāja. Dažreiz strādāja, bet nepietiekoši bieži, lai viņu varētu izmantot. Vāc. Bet tas ir labs, jā, tu iztēlojies, kas ar to mērkaķi nabaga. Viņš grib pie tās ģimenes. Jā, es nezinu, kā uzlabot šo joku. Man bija tāds, varbūt man kāda ideja. Bet tā bija tikai augstprātība no manas puses. Nē, tu vari daudzīt galvu pret sienu ar šādiem, bet tur es vienkārši, atstāju viņu angliski un aizbraucu uz Vācijas, tās Berlīna. Viņu jau kādam tur patīk. Okay. Bet tas vienkārši tā strādā, es nezinu. Man liekas, mums tā kā... Es nezinu, tā ir problēma sabiedrība, bet stand-upam tas noteikti, es nevaru teikt, ka traucē, bet tev ir šīs 4 grupas, kuras var burtiski nodalīt pēc kurā gadā tu esi dzimis, un tur jau automātiski tu zini, lai viņas visas, teiksim, aptvērt, ka ome atnāk un mazmeita atnāk, tas būs par attiecībām. Kaut kas vienkāršāks, kaut kas pa Latviju labāk zināms. Okay. Par Eirovīziju varbūt kaut kas tā kā plašāks. Ja tur kaut kāds, jo dziļāk, jo tu specifiskāks paliec savā humorā, teiksim, Amerikā tu varbūt, es esmu tur purely liberāli komiķis, vai Amerikā tu varbūt, es esmu tā kā tikai uz melnām publikām, tā kā tur tendēts vai ne, humors, ko saprotu, jāzina tā kultūra perfekti. Tev jābūt uzaugušim ar to. Jā. Ko Latvijā, tā kā uz ko tu tēmēs, uz Purčik, uz ko, es esmu tikai uz tālsiem tēmēt. Kas ir tā grupa? No kurienes tu nāc? Kur tu aug Mangaļsalā? Mangaļsalā, tas Rīgā. Jā. Tad tu vari Mangaļsalas numur 1 komiķis. Tehniski tā sanāk. Tu gribētu Vācijā, Berlīnē uzmaukt? Tā kā ir ar tu tikko pieminēji? Kā ir ar ārzemēm? Ar ārzemēm? Jā. Es nezinu, kā tur ir. Ko tieši? Nē, tu gribētu... Vai aizbraukt? Jā, ar komēdiju saistībā. Maukt angliski, uzstāties, nezinu. Nav jāuzsma, nav īsti šim jautājumam baigā ietver Lietuvā, Igaunijā. Lietuvā, starp citu, ir ļoti labs komēdijas scenes. Jā, Lietuvā, Igaunijā. Igauniem vispār tagad ir Amerikā slavens komiķis. Tas, jā, viņš ir tajā Rogan sfērā, jā. Ārimatī. Es viņu redzēju dzīvē, jā. Es redzēju, ka viņš bombīja. Viņš bombīt māk labi. Tas ir kaut kas, ko es par viņu varu pateikt. Kā ir labi bombīt? Kāds izpaužas? Es atceros, es biju arī nesen sācis, bet es biju Skotijā, Frinžu. Tagad īstenībā mēs visi tā darām, bet tajā laikā es biju tikko sācis, man bija tāds, viņš bombīja, neviens nesmējās. Viņš nebija cik nezaudēja pašpārliecinātību. Tas ir tādas lietas, ka tu sāc, kas tā kā tev burtiski tu reaģē visu laiku uz publiku, un ja tu nedabūni kaut kādu gandarījumu no viņiem, tev burtiski dažiem. Tā kā katram ir savs tēls, citiem komiķiem ir tā, ka viņi stāsta, viņiem pleci sāk celties uz augšu, un viņi vienkārši paliek, tā kā viņiem beidzās izrāda, viņi stāv šitā te. Katram ir kaut kāds cits sāk roku likt kabatā, kas ir tāds mazāks sīkums, cits sāk burtiski knipsis, tā kā blakus, bet ir tāds nervos tiks parādās, un arī runa paliek bišķīt ātrāk. Un tad viņam nebija, viņš staigā, viņš tikai Edijs Murphys pa skatu, viņš laik, visi fine, neviens nesmējās, but I'm the coolest guy in the room.
Un tad man bija tāds, šitais tas kāds jādara. Un tad ar laiku tu vienkārši iemācies arī tā darīt. Ok, bet tad tur ir jāizslēdz tā nedaudz tā sensitivitāte vai tas tā istabas lasīšana. Jā, nē, tu vēl joprojām, tu galvā zini, kas notiek. Jā. Tu zini, kas notiek. Bet tu nevari tam ļauties, tāpēc, ka tad arī, ja tīpaši tu raisa stāvis rādi, vienmēr man bija cik 22 izrādes, visās pilsētās, kuras bija randomly kaut kas neaizgāja. Kaut kādiem iemesliem dēļ, kaut kāds punchlines vai turpat garāks, kaut kāda minūte vai divas no izrādes, vienkārši cilvēkiem bija tāds, Un es nezinu, kāpēc. Es nevaru izskaidrot, kāpēc tieši tajā pilsētā tas joks. Nesaslēdzās, jā. Jā, bet ja tu esi nonācis līdz tam, kad cilvēki nāk, viņi pērk biļeti, tu nevari būt. Tas nav nopietni. Ja tu vienkārši, tu paliec tāds. Nē, viss. Tā kā, ja tu šo dari, tu dari. Tā kā, ja tu esi izlēmis, ka tu par to prasi, lai cilvēki nopērk biļeti, tad es pašpārliecināts, jo beigās viņi jau nemaz nepamanā. Jā. Viņi tās divas to tukšumu viņi nepamanīs, ka tur bija kaut kāda problēma. Tu skatos to zini, bet tā kā jauniem komiķiem vienmēr ir tāds, un tad viņiem tas iezogs ķermenī, un tad pārņem viņa ķermeņa valodu, viņi paliek tādi, un tad viņiem izmainās balss, jo viņiem aiziet uz krūtīm, un tā kā cilvēkiem uzreiz tāds, kā saka, suņi jūt bailes, cilvēki arī visu to jūt. Uzreiz izmainās atmosfēra. Jā, jo tad auditorija sāk nevis tu rūpējies par viņiem, un viņi var atpūsties, bet viņiem jāsāk rūpēties par tevi. Ja tu tur augšā esi. Jā, viņi negrib to darīt. Viņi nav atnākuši rūpēties. Nebūs tikai pauze, čalīt. Es gribu peptalks. Tu to vari viss kārtībā. Kaut kādā dobelē pienāks tev klāt kaut kāds vīrs, kuram 3 dēli, un viņš tās puisis panāc malā, davai. Viņš tev paņem sazotē, aizvedīsies kaut kāds aizskatošs tās, davai, sākums bija labs, tagad tur bija šī aizgāja greizi, bet, davai, saņemies, davai. Pastīs tev pa krūti, viņš izlaidīs skatos visiem, tas, davai, nē. Vispār man interesē tas, zini kā, tu esi pirmais komiķis, ar ko es runāju šajā podkāstā, ar ko man vispār sanāca tāda ilgāka saruna, stand-up komiķis. Līdz ar to es uzdodu visus jautājumus, kas vienkārši man interesē, kas varbūt nav tik interesanti visiem, un īpaši tev. Bet kā ir vispār braukāt pa Latviju un uzstāties, īpaši vietās, kur varbūt tev mazāk zina, un tur ir cilvēki. Es vienkārši esmu domājis, ja es būtu stand-up komiķis, ja es to nodarbotos nopietni, man būtu bail, ka es esmu tikai Rīgai. Kad par nišu runājot, pārāk niša Rīgā varbūt sapratīs tie, kas ir uzauguši ar to anglisko informācijas telpu, bet ja tu aizbrauc tur uz Jēkabpili un atnāk Ome, mazmeita, tas viss. Es nezinu, kā tas ir, kā tur ir. Vai tās auditorijas ievērojami atšķiras, vai principā ir līdzīgi Rīga no kaut kādām mazākām pilsētām Latvijā? Noteikti ir atšķirās kaut kādā ziņā, bet tagad atskatoties, man jau tas materiāls bija salīdzinoši. Man nebija ļoti nekas specifisks tādā ziņā, ka es tur nerunāju par kaut kādām politiskām lietām, vai viss bija tāds. Es teikšu tā, tu man liekas, ir iespēja, ka tu varētu būt, es neteiktu Rīgas komiķis, bet konkrēts auditorijas komiķis. Tas jau mēs par to runājam, tas ir tas nišas komiķis. Un tā vienmēr būs. Ir slavens komiķis Bills Hicks, kurš es dzirdēju stāstu par viņu, ka tur cits stāsts, kamēr viņš vēl bija dzīvs, ka viņi uzstājās 1000 cilvēkiem un pirmo 20 minūšu laikā 500 cilvēki iziet ārā no telpas. Un tad viņš saka, tagad mēs varam sākt šovu. Bet tas ir Amerikā. Ja tu Latvijā te izdarīsi, tā kā good luck, vai ne? Te ir tik salīdzinoši. Jā, bet ko nozīmē good luck? Varbūt tie 5 līdz tam līmenim. Es runāju no savas skatu punkta. Tu noteikti mierīgi vari tikt Latvijā līdz tam līmenim. Es vienkārši tikko sapratu, es stāstu no šī brīža savu skatu punktu, man ir tā pirmā tūra, man tā pirmā izrāda, un tad viņi vēl, tā kā viņi publicējas YouTube, tad jau redzēs, kurus pēc tam tālāk. Jo ir tie cilvēki, zini, kas ir, es pat neteiktu, ka starp pilsētām varbūt atšķirība, bet ir ļoti daudz Latvijā nezinu, kas ir stand-ups. Man bija Cēsīs izrāde, kur burtiski ienāca izrādes vidū cilvēki apsēdās pirmajā rindā un sāk bļaustīties, jo viņi domāja, ka tas ir improvizācijas teātris. Viņi man teica tips un tricks, ko darīt. Viņi deva tev ieteikums. Burkāts kapos, nākamā aina. Jā, viņš teica, es kaut ko stāstīšu. Es tev pastāstīšu, ka man arī līdzīgi bija vienreiz. Un viņi iedzēruši nenormāli. Viņi bija tā kā 4 milzīgi kaut kādi čaļi. Es nezinu, viņam biļets pat bija, viņi vienkārši ienāca izrādīt, apsēdās. Šiem neviens nejautā. Jā, viņš vienkārši bļaustās. Bet viņš tik labsirdīgs bija.
Viņš tā kā burtiski, es viņam, zinu, kādu stand-upā nokauninu to cilvēku. Jā. Ja kāds burtiski tev traucē, tad viņš bišķi nokaunina, lai viņš saprot, ka, lai nomierinās. Bet šitie čaļi, viņi bija pirmkārt riktīgi iedzēruši. Viņi bija atnākuši, nezinu, uz ko viņi domāja, ka tas ir improvizācijas teātris. Un tas čalis, kas bļaustījās, bija tik labsirdīgs, bet viņš nesaprata, kas notiek. Un es ar viņam tā kā vienreiz pasaku, viņš nesaprot otrais. Un viņš tik labi, es arī gribu pastāstīt. Es varu pastāstīt. Un tad es dabūju viņam kā skolotājs skaidrot, kas notiek. Un tā atmosfēra telpā uz kādām nākamajām 3-4 minūtēm bija. Jo visiem tu taisi to savu šteli, un tagad pēkšņi tāds klausies. Šeit notiek izrāde. Cilvēki atnāk, var tā kā klusti. Viņš kāpēc? Tad nedrīkst runāt. Viņš ok. Un tu izēji no tā savu... Viņš saprata? Jā, viņš beidz aizvēruši. Nu labi. Viņš bija labsirdīgs. Es nevarēju. Viņš man pēc žēl kaut kādā ziņā viņa bija. Viņš tāds sakarīgs čals likās, bet vienkārši neadekvāts. Tā kā viņš jauks, bet neadekvāts. Tas bija tas, kas viņš bija. Par ko mēs runājam? Par to, kā ir stand-ups ārpus Rīgas vai dažādām auditorijām. Cilvēki nezina Latvijā. Tur vienlaikus būtu jāstāsta. Kas ir stand-ups? Pa pilsētām droši vien. Lielākajās pilsētās būs līdzīgāk kā Rīgā. Un tad tu aizbrauc kaut kādu, zinu, par Štelmu, un īstenībā labi piemēram, no Smiltenēs aizbrauc, un tur kaut kāda dēļ, tur kinoteātri notika, un tur bija prožektors aplīs. Un ir ļoti slikti, ja tev telpā tu vienādi, zini, ka tev spīd uz skatuves gaismu. Jā. Ja tās gaismas nav, un vienkārši visa telpa ir vienādi izgaismot. Jā, ka tu esi tikpat gaišs kā Om 10. rindā. Nē, tur nav nekāda sadalījuma. Jā, un man šitā bija Smiltenē. Un Smiltenē es pirmo reizi varēju tā kā ļoti labi redzēt, kas nāk. Un tur bija burtiski, tur visā aizmugurē rinda bija, tur bija kaut kādi 15, tā kā 60 plus pāri. 15 pāri, bet 15 cilvēks bija 60 plus. Un es visu to redzēju. Tas ir mīla kemperī, ko es gribu redzēt. 60 plus sezonu. Jā, tas arī demogrāfijā riktīgi palīdzētu. Un es viņiem skatījos, un man tieši bija tāds, man galvā bija tā ilūzija, ka veciem cilvēkiem, vēl viena lieta, ko es nepateicu, kad nāk cilvēki tā kā testēt, tur kaut kāds pasākums notiek, viņi īsti nezina, uz ko viņi nāk, viņi varbūt nezina, kas stand-ups ir, vienkārši kaut kāds pasākums. Bet kas viņi pārdod? Komēdiju? Viņiem tas komēdija, kaut kāda komēdija notiks. Kaut kāda izrāde, tur jau rakstīts stāv izrāde, vai stand-up izrāde, un tad teātris būs kaut kāds tur. Nav tā kā priekšstats varbūt perfekts par to, kas būs. Un tad es tieši domāju, skatījos Smiltenē, tur aizmugurē uz tiem vecākiem cilvēkiem. Man galvā ir tas bājas, ka man tāds, viņiem noteikti, tas nav priekš viņiem. Un es tā kā skatījos, bet es tā kā eju tur izrādot, un viņus laik rāds. Viss kārtībā. Un tad es beigās, tas bija mans lielais lepnums. Man tāds, man opiem riktīgi patīk, man stand-ups. Un tur bija tā kā plašs, tur bija 15 cilvēki, un tāds, viss kārtībā. Wow. Un tas ir par tēmām tikai. Jo basically tas jau ir, tā kā tu jau arī zini par humoru. Ja cilvēki tev nepiekrīt, vai ja viņi nesaprot, viņi nesmēsies. Jā, ja viņam nav atsaucis konteksts. Vai arī viņi tev nepiekrīt. Jā. Vai arī, ja tu viņam nepatīc. Kas īstenībā, laikam, ir svarīgākā lieta. Patikt. Ja tu iznāc ārā, visiem pasaka, man ir jābjauš tā pilsēta, jūs visi sūkājat, vai sākam aizmirst, ka tā būs labi izrāda. Tas nav iespējams. Izņemot, ja visi zina, ka tas ir tavs tēls, bet ja tu vienkārši nezināms čalis, kurš tā izdara, good luck. Interesanti. Bet tā, pa kaut kādiem plašākiem, ko es tev varu pateikt, bija Iecavā, un tur viņiem ir baznīca Mego, un tas varbūt ir atšķirīgāk no citām vietām. Baznīca Mego? Jā, viens tas joks pie Jēzus, un tas kaut ko ar publiku parunāja. Un tad viņi teica, ka viņiem 4 baznīcas ir. Un tad viens jau teica, mums vēl viena Mego ir. Viena Mego? Pagaid, viņam ir baznīca iekšā Mego? Es nesaprotu. Viņa, zināms, nav tā, ka viņa baigi daudz varēja dabūt paskaidrot, jo es neļauju viņai. Bet... Viņa to izvēlas laikā, tev saka. Viņa teica, ka Mego, visi Iecava nobalsoja, ka Iecava ir 4 baznīcas, un viņa pateica, ka Mego ir vēl viena. Un tad visi pastījās, viņa burtiski zāli pagriez galvā. Ok. Tad Iecava ir tā vieta, kur... Ja tu gribi jogurtu un lūgt Dievu, un tu esi izdarījis 2 minūšu laikā, tad Iecava ir tā vieta, kur tu brauc. Varbūt tieši tad labi pārējais nākamo segmentu jautājumu, runājot par Iecavu, kur ir pilns ar baznīcām. Kādas tev ir attiecības ar Iecavu un ar Dievu konkrēti? Ar Iecavu? Kāds man ir attiecības ar Iecavu? Ar Iecavu un ar Dievu un Iecavas baznīcām. Jā, vai tu esi ateists, vai tu esi tici kaut kam? Es tehniski esmu ateists.
Man liekas, tu nevari. Kādā ziņā tehniski? Es kaut kur esmu dzirdējis, ka... Tehniski. Ne, es esmu dzirdējis, ka saka, ka tu nevari pēc loģikas teikt, ka tu esi ateists. Tu vari būt tikai agnostiķis. Bet tas, bullshit ir. Nu, bet kādā ziņā tu nevari tehniski būt ateists? Ja tu saki, es neticu Dievam, Dievs nepastāv, vai tad... Man liekas, tāpēc, ka tu nekad nevari būt drošs. Tur vienkārši pēc loģikas sanāk. Jo ateists zina, ka Dievs nepastāv. Jā, tādā ziņā viņš tas tika likts kā fakts, nevis kā viedoklis. Jā, bet es esmu ateists, bet es esmu diezgan reliģijos ateists, jo man, teiksim, neinteresē baigi par to runāt. Un, ja man kāds saka, tu kaut ko loģiski mēģinu pārliecināt, man ir tāds, es ticu, ka nav Dieva. Tas ir tas kā es pieeju tam. Es ticu, ka nav. Ok. Bet tu teici, ka tu esi reliģisks ateists. Mums arī šeit ir tā grāmatiņa, ko Kristaps Bičkauskas iedeva pēdējā. Jā, kas ir Jēzus izkrāsojumā Bībeli. Tu teici, tu šobrīd lasi Bībeli. Es palasīju bišķīt veco derību. Man mājās stāv. Kāpēc? Man tas vairāk vienkārši interesē. Tas ir vēsturiski. Tā ir es neticu tam visam, bet tā ir rietumu kultūra. Tas ir daudz, kas šeit. Gleznas māksla, likumi. Tas viss. Man vienkārši interesē, no kurienes nāk. Un tad es palasīju veco derību. Un holy shit. Tas tā es nezinu. Tu esi pats lasījis? Es esmu lasījis fragmentos, kā es esmu audzināts kā katolis, gājis svētdienas skolā un tā tālāk. Bet, protams, es neesmu izlasījis visu Bībeli cauri pārsvaru, tikai virsraksts, jā. Jā. Tāpat kā rakstiem reditā. Exactly. Tā kā viss tos... Un atsevišķas daļas. Lai kā tur bija? Tas, kuram ir tas, kurš nav grēkojis, lai met pirmo akmeni, vai ne? Viss tos juicy marketing slogans, ko izmanto visi tie kristieši, kas ir skaļāki. Bet, man liekas, tagad, kas ir interesanti, es neesmu vēl joprojām izlasījis. Bet tas, ko visi vienmēr runā par kristietību, viņi runā par jauno derību. Viņi runā par Jēzus Kristu, un viņš tur staigāja pa ūdeni, un tad viņš vazājas pa tūkstnesi, un viņš bija jauks un smuks, un viss viņam bija kārtībā, un viņš bija foršs cilvēks, Dievs. Nezinu īsti, vai ne, kas viņš skaitās, bet neviens tagad nerunā veco derību. Vecā derība. Zini, kā ir tā grāmata bērniem, kā ir tās bērnu bībelītes? Jā. Bērni nevar lasīt veco derību. Tas ir tas, ko es mēģinu pateikt. Tur ir insane lietas notiek. Tā kā pirmkārt, tur ir tik daudz sex stuff, kas ir pilnīgi nepieņemams. Tā kā Game of Thrones tā kā nestāv līdzi, tā kā 50 Shades of Grey nestāv līdzi. Tur, protams, nekas nav aprakstīts tik smalki, vai tad viņi novilk savu topiņu, vai ne? Bet tur ir briesmīgs lietas. Bet man nenormāli smieklīgi liekas, kāds Dievs ir vecajā derībā. Viņš ir tā kā pranksters. Viņš pranko cilvēks. Principā vecā derība, kas tur viņš rada pasauli, un tad kaut kas tur notiek. Pirmais pats sākums. Ādams ir Ieva. Ir divi cilvēki. Viņi dzīvo Ēdenē, paradīzē. Viņi vienīgie pirmie divi cilvēki, viņi tikko ir radīti. Ieva apēta ābolu. Dievs saka, ok, viss, es tev teicu, neēd viņu, es nesaprotu, kas ir tava problēma. Vienkārši, tu man neklausies. Jā, bija viens noteikums, burtiski vienīgais noteikums. Nē, es no šī koka. Davai vācies. Viņi divi cilvēki, viņi iziet pasaulē, viņi uzstājas divus bērnus, Ābelu un Keinu. Ok? 4 cilvēki. Jā. Ābels Keina aiziet atrod savus sievas. Man tāds, kur? Un viņiem tāds, vienalga, nedomā par to. Tas nav tik svarīgi. Tas nav. Vai arī varbūt iespējams mēs nepieminam tās meitas, kuras viņi uzstāsīja. Kas tajā grāmatā ir ļoti daudz, ka tur nāk. Visi ir radnieci. Tur ir šausmīgi brālīgi visi ar saviem radniekiem. Bet tur ir, kāpēc Dievs ir pranksters? Ābels un Keina. Es tagad neatceros, iespējams, Keins bija tas, kurš noslapkoja Ābelu. Dievs saka, atnesiet man tā kā kaut kādu ziedojumu, vai ne? Tas Ābels, viņš mednieks ir. Viņš atnes jēru. Tas Keins, viņš vairāk audzē. Dievs pasaka Ābelam tā kā, nice. Super, perfect, tender, nice, perfect izcepts. Amazing. Tā kā Gruzijā. Tas gandrīz taisa Trumpa impression, tikko tas ļoti labs steiks. Amazing steaks. Amazing steaks. Amazing steaks. Wow. Interesanti, ko Keins atnesīs. Un Keins atnes kaut kādus, viņš audz miežus. Un Dievs burtiski pasaka, Kein, kas tas pasūd? Un Keins apvainojās un nogalina savu brāli. Un tas vienkārši visu laiku ir šitāds. Jā. Bet mans mīļākais ir. Vai tiešām viņš nevarēja to paredzēt? Mans mīļākais ir, kad Dievs pie Ābrahama atnāk
Abrahams tā kā Dieva izredzētais, viņš tā kā, Dievs dzīves laikā, viņš vienreiz atnāk pie tā Abrahama, viņš tās klausies. Tur reāli man patīc. Un, ja tu gribi, mēs varam sadarboties, es visu tagad, ko darīs, viss ciltis, viss kādēļ nāks no tevis, tev tikai jāizdara viena šitā lieta. Abrahams tāds, nu davai. Šitā būs vienīgā lieta, kas tev jādara. Es pamanīju, ka tev ir priekšādiņi. Un Abrahams tāds, nu, ķip, jā, es īstenībā par to domāju, bet laikam jā, tur tāda ir. Es gribu, lai tu viņu nogriez, un tad aiziet nogriez vēl visiem saviem vergiem, vai kas tev tur ir mājās. Un ja tu to izdarīsi, tad tu būsi tā kā šitāds man. Un tas Abrahams tāds, nu labi, un man tāds, nu ko tu stāsti? Pat nevar būt, ka pat bišķīt nepastrīdējās, pat nepajautāt, tu taču tas Dievs, tā kā, vienkārši no kuriem. Un es šito lasu, un man tāds, nu pagā, ok, labi, Abrahams piekrīt, fine, bet viņam mājās tur kaut 50 čūvaki strādā. Nu nevar būt, ka tie nestrīdēsies. Nu nevar tā būt. Jā, viņam tas kāpēc? Jā. Kāpēc pēkšņi, ok, es būvēju tavu māju, jā, tu man nolīgi, vai kas tur, kāpēc man ir jāgriež savu priekšādību pirms kādu tavu darīšanu? Jā, vai ne? Un viņš atnāk, un neviens viņu nestrīdās. Visiem tāds, ok, daram to. Dievs man teica. Jā, man jānogriež, rādiet man savus krānīs, man jānogriež jūs priekšādiņas. To man Dievs teica. Un viņam kaut kādā 60 gadu tajā laikā, vai cik tur viņi tur dzīvo šausmīgi ilgi. Viņi tā kā grad zem pavēlnē kaut kāds 400 gadus. Jā, no sākuma, jā, viņam tur ir 100 gadu. Jā. Man liekas, kas tur nos dzīvoja 1000. Jā, un šitie momenti visi tur ir tik pilns ar tā kā, kad nevienam tāds, tie čaļi arī atnāk Abrahams, viņiem nav tāds, mums būs kaut kāds labums no tā, vai tas tikai priekš tevis, viņš to parāda kādu līgumu, kā tas strādā, vai ne? Jā, vai mums kaut kas atlicis no Dieva arī par šo, vai tā kā burtiski šis kā kapitālismā, viss labums ir priekšniekam. Jā, man liekas, tāpēc tik daudz nerunā par veco darību, ja tur neko nevar saprast. Un tur tie momenti, vēl viens moments, Abrahamam ir kaut kāda sieva, kas arī ir viņa māsa, laikam, vai pusmāsa. Jā. Kas tajā laikā ir absolūti normāli, vai ne? Ir tikai 4 cilvēki pasaules. Bet viņš vazājas apkārt, viņš aiziet uz Ēģipti. Man tā liekas, tā bija Ēģipti. Viņš aiziet uz Ēģipti, un viņš tai savai sievai saka, ja kāds jautā, tu esi man māsa, jo, ja tu teiksi, ka tu esi man sieva, tad man nostīs, jo tu esi skaisti un atņems tevi. Bet ja tu teiksi, ka tu esi man māsa, tad basically, kas notiek, viņš aiziet un pasaka, tā ir māsa, un tad iepatīkās kaut kādam valdniekam tur, un viņš to sievu nolaupa. Un tad panākt, pirms vēl kaut kas paspēja notikt, Dievs atnāk pie tā valdnieka, un viņš pasaka, jau, vecī, tā ir Abrahams sieva. Un viņš tāds, par ko? Viņš teica, ka tā ir viņa māsa, viņš tāds, nu, tehniski tā ir viņa māsa. Bet tā ir viņa sieva, un ja tu tūliņās pat viņam nedos viņu apakaļ, tu jau zini, vai ne, vārdas, un kas tur, jā, vārdas, viss būs slikti, principā. Jā. Viņš tā kā, tas Dievs, viņš pranksters, viņš vienkārši čakarē cilvēkiem dzīves, tas, ko viņš dara. Un tad viņš atdod apakaļ to māsu, Abrahamam, un tas burtiski aprakstīts Bībelē, tas valdnieks saka, kāpēc tu man satirsi? Tu esi tāds maita, kāpēc tu melo, ka tā nav tava sieva? Tu pats zini, ka tā nedrīkst darīt, kā es izdarīju, kāpēc man nostādīja tādā situācijā? Bet tā kā Dievs ir Abrahama pusē, tas faraons tāds, labi, ņem rekur to 1000 aitas, 1000 govs, vienkārši ej prom. Viņš viņam samaksā, lai aiziet. Un viņš šitā 2 reizes dara par savu dzīvi. Nu, vienreiz nostrādāja. Jā, kāpēc nemēģināt vēlreiz? Vienkārši. Bet tas ir crazy. Nē, nu, ja Dievs ir tavā pusē, tad burtiski tu vari ko darīt. Tu vari dabūt visādas aitas, visādos veidos. Tur ir tik daudz šādu brīžu. Arī Noā ir tas, kad beidzās tie plūdi. Viņš aiz laimes piedzerās. Un viens no dēliem iet garām un redz, ka viņš teltī pliks guļ. Un viņš viņu apsedz ar viņš ierauga un viņš aizies saviem brāļiem pateikt, un tie brāļi atmuguriski ejot, lai neredzētu viņu kailumu, uzmet viņam deķi. Tas no Pohains pamostās, viņš ierauga viņam deķis, ir viņš tāds, tātad kāds man redzēja. Viņš tāds, kurš man redzēja? Viņi pasaka, tā kā tas viens viņu redzēja. Viņš pieiet tam klāt, viņš pasaka, nevis viņš nolāda to savu dēlu, bet viņš nolāda tā dēlu pirmdzimto. Un es lasu, bet kāpēc? Kas ir tā morāla, pa ko mēs runājam? No šejienes tiešām ir cēlusies tā mūsu morāla, ko visi vienmēr saka. Tā rietumu, kā bez reliģijas varētu būt morāla. Es dzirdēju, ka cilvēki tā saka. Jā, strīdās.
Kā? Ja mēs neticētu, ka tu vienkārši iet uz ielas nogalināt cilvēks, nē, tad tu tagad tu vari nolādēt savu pirmdzimto. Viņš tev dandāli redzēja. Tas ir tas, ko šeit var iemācīties. Jā, zini, ko svētdienas skolā mums pārsvarā. Tur izlaiž lielāko daļu. Tev tur pastāst. Tu gāji svētdienas skolā? Jā, protams. Novieni? Jā, katoļu svētdienas skolā un tā. Esmu iesvētīts un vispār es bučoju šitam kardinālam Jānim Pujātam. Viņa gredzenu. Maz puika būdams. Es īstenībā nepajautāju tev. Es vienkārši automātiski pieņēmu. Ko tu pieņēmi? Man liekas, tas arī. Es vienkārši pieņēmu un es vienkārši sāku stāstīt. Es tagad sēžu un domāju, es tev šobrīd nenormāli kaitinu. Šis ir sliktākais podcasts pasaulē. Šis podcasts ar nosaukumu Kas ir Jēzus? Jā. Vēl, protams, neesmu izdomājis nosaukumu. Šito grāmatu vēl neesmu lasījis. Šitā esot labāk. Tur viņi ir viegli lasās. Tur tikai bildītas, kuras vajag izkrāsot. Kādā krāsā tu krāsot Jēzu? Es viņu tādu brūnīgu. Brūnīgs noteikti. Ko nē? Nē, es brūnīgs nē. Brūnīgs nē? Man liekas, tas brūnīgs nē. Kas par sevi pieņēmis lēmumu? Nē. Viņš ir blonds, un viņš ir no Skandināvijas. Jā, viņam ir tas skandināvu deguns un vispārējais. Jā, viņš iepērks Ikea. White Jesus. Viņa krusts bija no Ikea. Wow, katram jau savu krustu, Jānis. Atgriežoties pie tā, tev jāpastāst man tavu nostāju. Man nostāja ir tāda, ka... kā es saku, esmu tā audzināts, līdz to man tā mitoloģija ir manī iekšā kaut kur. Protams, ne visi mitoloģija, bet kaut kāds atsevišķas daļas. Un nav tādas vienkāršas atbildes, man liekas. Vai es noteikti neesmu liels fans tādai reliģiskai hierarhijai un organizācijai. Tajā pat laikā man interesē visādi šie spirituālie aspekti, jo tas ir tas, pēc kā mums, man liekas, ir mūsdienās izslāpums. Man liekas, ka pēc kaut kā vairāk kā tikai tas reduktīvais materiālistiskais skatījums. Pastāv tikai tas, kas man nāca priekšā, tādā un hierarhiskā ziņā, ka ko man pasaka, kur ir limiti šai realitātei, tam, kā viņi izpaužas. Jo, tev pastāv limiti, ja tu esi organizētā reliģijā, tu esi kristietībā, tev tur ir skaidri tiek pateikt limiti, kur realitāte sāks un beidzas, kas ir iespējams, kas nav iespējams, un arī tajā materialistiskajā skatījumā, kas ir balstīts uz zinātni, bet nav zinātne pats par sevi, ir arī tiek pateikt limiti, kas ir iespējams. Vai spogi pastāv vai nepastāv? Viņi nepastāv. Tas ir izlemts. Un pēc tam viss pārējais jau izriet no tā. Un ja kāds zinātnieks sāk pētīt spokus, tad tas diezgan bīstam viņa karjerai. Un tas ir bīstam nevis no zinātnes skatu punkta, bet no tā šī ideoloģijas skatu punkta. Pagaid, bet tad sanāk. Ko tu domā? Tu esi redzējis kāds spoku? Es dzirdēju skaņas. Kurus nevar izskaidrot. Šī bija sarunas pirmā daļa. Noklausīties sarunas otro daļu, turpinājumu, tu vari pilnībā par brīvu manā Patreonā. Tev tur tikai jāieraksta ēpasts, nav jāvada nekādas kartes, nekas tāds. Plus, tas ir labākais veids, kā mani atbalstīt. Ej uz silavs.lv vai arī spied uz linku aprakstā. Tas ir pilnīgi bez maksas. Patreonā ar laiku būs dažādi slepeni video, kas būs tikai tur pieejami, plus visu podcastu sēriju otrās daļas, plus īpašā ikmēneša vēstule no manis un dažādi citi labumi tikai izredzētajiem. Mans mērķis ar šo visu ir nedaudz atkritīties no algoritmiskajiem feediem. Ja tev patīk tas, ko es daru, pievienojies Patreon, atklājot, tas ir pilnībā par brīvu. Ej uz silavs.lv vai arī spied uz saites aprakstā. Roberta Silava podcast. Neaizmirsti piesakot Patreon.